Halleluja, lai mana sirds priecājās. Vēlreiz sveiciens visiem, tagad jau pavisam Ivetai, Lindai, Oļegam, Santai, Karīnai, Vinetai, Kristīnai, Dzintrē, Marikai, Aigaram, Agitai un Mārim Strasdiņam. Nu ko, sāksim šī vakara mūsu sapulci. Paldies, Tēvs! Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies par Tavu darbu mūsu dzīvēs, par Tavu darbu mūsu sirdīs, par to, ko Svētais Gars dara. Paldies, Tev, mīļais, Svētais Gars, par šo, ka Tu mūs pārveido, šo brīnišķīgo darbu veids pie mūsu iekšējā cilvēka, pie mūsu dvēseles. Lai patiešām mēs atjaunojamies savā prātā, savā sirdsprātā, ka mūsu sirds kļūst padavīgs, jūtīgs pret Tevi, Svētais Gars. Paldies Tev par Tavu vārdu, ko Tu dod, kas apgaismo mūsu ceļu, kas apgaismo lietas, kurām ir jātop nestām gaismā, lai patiešām mēs būtu par pasaules gaismu, lai mēs būtu tie, kas spēj parādīt gaismu tiem, kas ir tumsā, kas spēj palīdzēt atbrīvoties saistītajiem, dziedināties slimajiem, Jēzus vārdā. Un es sasaistu jebkādu lietu, jebkādu garu, jebkādu mēģinājumu, tumsas valstības mēģinājumu, kaut kādā veidā sabotēt, novērst uzmanību, ierobežot šo gaismu, kas ir mūsu sirdīs, nomākt to Jēzus Kristus vārdā. Es pateicos Tev, Svētais Gars, ka Tu vadi, ka Tu dod gan domas, gan vārdus, ka Tu atver mūsu acis, ka mēs labāk redzam, skaidrāk redzam, un ka mēs varam ar katru dienu aizvien vairāk pagodināt savu debesu Tēvu. Jēzus vārdā. Āmen. Nu tā, mīļie, atgādināšu, kad mēs iedrošinām cilvēkus, kas vēl nav to paspējuši izdarīt, pieslēgties ar kamerām, kas arī nedaudz palīdz disciplinēties mūsu miesai, būt, būt nomodā, kaut vai fiziski, nenovērsties uz citām lietām, jo tas ir tas, ko ienaidnieks dara. Viņš vienmēr mēģina novērst mūsu uzmanību uz kaut ko ošķirīgu, trešķirīgu, četršķirīgu, ideālā gadījumā 115 šķirīgu kaut ko, ka mēs uz to fokusējamies. Un ka mēs būtiskāko palaidām, atstājam bez uzmanības. Un tā nu reiz ir, ka tas, uz ko mēs fokusējamies, tas kļūst būtisks mūsu dzīvēs. Un ir svarīgi, lai galvenās lietas ir būtiskas. Tas ir tas, kas ir garā. To, ko gars mums saka, to, ko gars mums rāda, ka mēs spējam staigāt garā, dzīvot garā un gara spēkā darīt galu miesas darbiem. Tādējādi pagodinot savu debesu Tēvu. Tā tad, jā, pēc iespējas pieslēdzamies ar kamerām. Tas ir arī tāds, ja tas ir grūti, tad jo īpaši uz to vajag. Teiksim, ja ir varbūt kaut kāda apstākļa, kādēļ, varbūt nav vēlams to kameru ieslēgt, bet ja tā ir kaut kāda tāda, es nezinu, kas tas var būt tā, es minēšu tā ļoti nekorekti, vai tas ir kauns vai kaut kāda ideja tur, kad es nezinu, kā tur izskatīšos vai neizskatīšos, un ģīmija vai neģīmija es esmu, ja. Tas, ko Dievvvārds mums māca, ir pievērst vairāk uzmanību tam, kas ir garā, ja, garīgām, un kur ir šī tāda pazīstama raksturvieta, kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, kas bijis, ir pagājis, redz, viss ir tapis jauns. Tur iepriekšējā pantā ir teikts, ka tagad mēs vairs nevienu pēc miesas nepazīstam.
Jā. Kāpēc mēs nepazīstam? Pat ja mēs Kristu esam pazinuši, jā, tad arī viņu, un tad nāk šis Jēzu Kristu, kas ir Jēzu, tas ir jauns radījums. Un tas līdz ar to šī ideja, ka mums nav, ka mēs pārāk daudz koncentrējamies uz šo fizisko, vienalga, kas tas būtu, bet nevis uz garīgo. Atkal, jā, šis moments, uz ko mēs koncentrējamies. Un tas ir, jā, tas ir tas, kas mums ir jāvingrinās, sevi jāpiespiež uz garīgo šo aspektu, jebkādā veidā dot brīvību garam un ierobežot miesas tieksmes visādos veidos, visādas tas tieksmes, jā, kas ir kautrīga miesa vai bailīga, vai var atrast kaut kādus 15 dažādus variantus, kāpēc man nevajag, piemēram, pieslēgties ar kameru. Ja? Un, ja tas ir tāds miesas vēlme, tad ir vērts to gara spēkā darīt galu. Amen. Labi. Šovakar mums kalpos brālis Oļegs, un tad es tālāk arī nododu šo stafeti tev, Oļeg, vadīt sapulci. Nu jā, esiet sveicināti visi mīļie brāļi un māsas. Un šajā vakarā es tā nedaudz vēlētos kopīgi padomāt par vienu līdzību, kur man tāda, nu, ja tā drīkst teikt, sevišķi mīļa līdzība, un tā ir par kalpu, kurš nepiedēvā. Un šī līdzība atrodas Mateja evaņģēlijā 18. nodaļā no 23. panta līdz pat, nu, varētu teikt, līdz nodaļas beigām, līdz 35. pantam. Un mēs varam atšķirt Mateja evaņģēlijā 18. nodaļu, 23. pants un kopīgi izlasīsim. Tāpēc debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un kad viņš iesāka norēķinu, viņam pieveda parādnieku, kas tam bija parādā 10 000 talantu. Bet, kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija, un samaksāt. Tad kalps krita pie zemes, un viņu gauži lūdza, sacīdams: Cieties ar mani, es tevi visu nomaksāšu. Tad kungam palika kalpa žēl, un viņš to palaida un parādu tam arī atlaida. Bet šis pats kalps izgāja ārā, sastapa vienu no saviem darba biedriem, kas tam bija 100 denāriju parādā. Viņš to satvēra, žņaudza un sacīja: Maksā, ko esi parādā. Tad viņa darba biedrs krita tam pie kājām, lūdzās un sacīja: Cieties ar mani, es tevi samaksāšu. Bet viņš negribēja un nogājis to iemeta cietumā, tiekams tas savu parādu samaksā. Kad nu viņa darba biedri to redzēja, tad tie ļoti noskumā. Tie aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja: Tu nekrietnais kalps! Visu šo parādu es tev atlaidu, ka tu mani lūdzi. Vai tad tev arī dzan nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies? Viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Tad arī mans debesu tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosiet. Āmen. Nu jā, šī raksturvieta runā par piedošanu, kas atbrīvo, jo daudzreiz arī mūsu dzīvēs ir tā, tā, ka mēs par šīm tēmām domājam, un tieši šodienas līdzība runā par šiem diviem parādiem. Un parādi var būt ļoti, ļoti dažādi, un parādi ir tādi, ko mēs ātri varam atdot, kur mums varbūt nav skaidra nauda, un es aizņemos no savu draugu, lai varētu samaksāt tur, kur ar karti nevar norēķināties, bet parādi var būt tādi ilgstoši, kuri grūti ir atdot, kur mēs tā godīgi cenšamies to darīt un godīgi strādājam un krājam, tā ekonomējam, lai to parādu varētu atmaksāt. Bet tomēr es domāju, ka mēs visi piekritīsim, ka bieži vien tas smagākais un nopietnākais parāds ir tas morālais parāds. Tas parāds, ko mēs tā, nevaram izmērīt ne latos, ne dolāros, ne eiro, ne arī kādā citā konvertējumā,
valūtā, ko nevar nosvert, izmērīt vai kaut kā aprēķināt. Un tāpat arī šai līdzībai tā otrā tēma varētu būt piedošana. Un tā ir ļoti tāda svarīga tēma, un mēs varam teikt, ka piedošana ir tā galvenā tēma šajā līdzībā. Un piedošana ir viena no Bībeles galvenām tēmām, kas iet no pirmās Bībeles lapus līdz pat pēdējai lapusei. Un es domāju, ka mēs, kristieši, būdam saprotam, ka Dievs mums ļoti daudz ir piedevis, un bez šīs piedošanas, nebūtu iespējama viņa žēlastība, mīlestība un pacietība. Bet vai mums ir viegli piedot savam tuvākajam? Un es domāju, ka šī līdzība par to liek mums kaut nedaudz arī aizdomāties, vai es neesmu sāpinājis savu tuvāko. Vai man arī vajadzētu piedot savam tuvākajam, teiksim, tajā brīdī, kad viņš pat man nelūdz to piedošanu. Un kaut kad 2 nedēļas atpakaļ bija mazā grupiņa, kurā es piedalījos, un tur arī grupiņas vadītājs uzdeva tādu jautājumu. Kas jums ir vieglāk, vai piedot? Kas ir grūtāk, vai piedot, lūgt pašiem piedošanu, jeb piedot tam cilvēkam, kas nāk pie mums, prasa piedošanu? Un tas bija tā ļoti interesanti. Tās domas tur dalījās tajā grupiņā ļoti tā, diezgan tā vienveidīgi, bet, bija arī tādi cilvēki, kas teica, ka gan tas ir citreiz ļoti grūti. Un kā tas bieži notiek, kad cilvēks tas ir nodarījis mums pāri, bieži arī to nesaprot. Viņš nenāk mums lūgt piedošanu, vai tas ir jāspēr man pirmais solis. Un šeit parādās arī šie praktiskās dabas jautājumi. Un, ja es klausītājiem šo līdzību stāstu pēc tā, ka Pēters, ja mēs paskatāmies šajā pašā nodaļā, daži pāns pirms tam, ka Pēters uzdeva tādu interesantu jautājumu. Un 21. pāntā mēs lasām, Pēters piegāja pie viņa, pie Jēzus un sacīja: Kungs, cik kārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai diezgan 7 reizes? Jēzus saka uz to: es tev nesaku 7 reizes, bet 70 reizes 7. Un viena no tādām raksturīgākām cilvēku iezīmēm, kur atklāja šī raksturvieta, ir tā, ka cilvēkam ir ļoti raksturīga šī paštaisnība, kas parādās arī šajā Kristus māceklī Pēterī. Un bieži mēs arī sevišķi pasaulē cilvēki sevi uzskata arī augstāk par savu tuvāko. Un ja mēs tā vērojam, skatāmies, runājam, un mēs secinām, ka cilvēks ir pieredzējis sevi salīdzināt ar citiem cilvēkiem, bet sev tādā izdevīgā sistēmā, pēc sev izdevīgām prasībām. Un tieši šo kļūdu pieļāva apustulis Pēters. Un mēs Pēteru ļoti pazīstam kā tādu dedzīgu Kristus sekotāju, un viņš bieži bija gatavs iet ierakumu pirmajās rindās un aizstāvēt savu ticību un aizstāvēt Jēzus Kristu, kā mēs arī lasām evaņģēlija beigās. Un droši varam teikt, ka Pēteram bija tāda asa mēle. Un pateicoties šai asai mēlē, mēs arī varam šodien tā mācīties kāds ļoti svētīgs Kristus mācības dziļums. Un arī šajā gadījumā, cik reizes man būs piedota, vai pietiek ar 7 reizēm. Un tas noteikti arī parāda tā brīža Pētera tādu garīgo briedumu, pazemību un pretimnākšanu un svētumu un dievbijību. Ja pareizāk sakot, visu šo lietu tādu trūkumu. Un it kā no vienas tādas cilvēciskās plāksnes Pēteram bija tāds pamats arī, tā cerēt, ka Jēzus, viņu uzteiks 7 reizes piedot savam tuvākajam. Jo zinot pēc bauslības, ka jāpiedod bija tikai 3 reizes, un mēs domājam, ka Pēters varēja tā cilvēciski aprēķināt, kā 3 reizes 2, 6 plus 1, lai tā drošāk 7 reizes. Jēzus noteikti mani tā paslavēs. Es esmu tāds ticības gigants, es esmu kaut ko paveicis, ticības varonis. Bet Jēzus pasaka, ka viņa sekotājiem nav nekāda, tāda kopēja lieta ar šo farizeisko gudrību. Un ka kristietim nav jāveic šāda veida aritmētika. Un mūsu cilvēkiem ir tik raksturīgi savu dzīvi viscaur novērtēt tā pozitīvi. Jo redkam, kuram cilvēkam tā paprasīt, kā tev iet, ko tu dari. Red kurš teiks, es daru kaut ko nepareizi, es esmu kļūdījies,
es esmu kādu nepareizu soli spēris. Jo cilvēks ir pieradis tā aizbildināties un atzīt, ka kāds cits viņam kaut ko ir nodarījis, bet ne viņš pats. Ir apstākļi vainīgi, ir citi cilvēki vainīgi, ir kāds ģimenes loceklis vai vecāks vai dzīves draugs vainīgs, bet es esmu tas svētais, es esmu tas nevainīgais. Jo es taču godīgi strādāju, es godīgi kalpoju Dievam. Bet, diemžēl, arī tāda paštaisnība arī bieži ir pielipuši kristietim. Un tas izpaužas arī tādās privātās sarunās, kad mēs arī varbūt dalāmies un runājam. Un tas ir daudzreiz sāpīgi, ka kristietis nav iemācījies tā diskutēt, arī uzklausīt savu tuvāko, bet savu taisnību liek augstāk par citu, par savu tuvāko taisnību. Un nav korekti pierādījis dalīties ar savu viedokli. Varbūt neuzbrukot un neaizskarot arī savu to oponentu. Un šeit bieži arī rodās tāda garīga lepnība, augstprātība. Un līdzīgi kā Pēters, kas saka, kungs, cik kārt man būs piedot, vai pietiek ar šīm 7 reizēm. Un viņš pat nepieļauj tādu domu, ka, jā, ka viņš nepieļauj domu, ka varbūt tā otrādi, ka varbūt man vajag ietam pirmam prasīt piedošanu, ka varbūt es esmu arī kaut kur vainīgs, varbūt 40 uz 60, jeb 20 uz 80, bet, nē, man nav jāiet, bet tam otram ir jāiet. Man nav jāspēr tas pirmais solis, bet tam tuvākam, pat teorētiski viņš nepieļauj tādu opciju. Un šādos gadījumos neparādās svētā gara augļi. Neparādās ne mīlestība, ne prieks, ne miers, ne pacietība, ne laipnība, ne labprātība, ne uzticamība, ne lēnprātība un ne atturība. Bet pavisam otrādi parādās kāda miesas darbi, ienaidnieks, strīds, šķelšanās, un lepnība un augstprātība. Bet šeit ir šī brīnišķīgā evaņģēlija vēsts, jo mēs redzam, ka tā pašā laikā pretī šai cilvēciskai paštaisnībai parādās arī Dieva žēlastība, Dieva bagātā žēlastība. Un mēs redzam, kalps, kurš nespēja samaksāt šos 10,000 talantus, bet notiek šis fantastiskais pavērsiens. Šis kungs viņam piedod šo milzīgo, grandiozo parādu. Ne pēc viņa darbiem, ne pēc viņa tādas gudrās runas vai likumīgās dzīves, vai kaut kā tāda aprēķina, ka viņš varētu atdot. Nē, parāds pilnībā tiek piedots. Ne pēc kaut kāda pareizā rituāla, tikai pēc Dieva bagātās žēlastības. Jo mēs arī Efesiešu vēstulē 2. nodaļā arī lasām, teiksim, jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā. Un tas nav no jums. Tā ir Dieva dāvana, lai ar darbiem neviens nelielās, jo mēs esam viņa darbs Jēzu Kristu. Kāpēc? Radīti labiem darbiem, lai tajos dzīvotu. Jā, Dievs mums ir ļoti daudz piedevis, un par to arī liecina šis lielais parāds. Un Romiešu vēstulē mēs arī varam lasīt, ka nav neviena taisna, it neviena. Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu, jo visi ir novirzījušies un visiem trūkst šī dievišķā godība. Un Dievs savā žēlastībā bagāts būdams taisno cilvēkus bez nopelna, sagādājot pestīšanu Jēzu Kristu. Un mēs varam lasot šīs raksturvietas, droši teikt, mēs visi esam Dieva parādnieki. Bet jautājums, vai tas lielais parāds ir piedots? Ja mēs esam Kristu Jēzu, tad tas parāds ir viennozīmīgi piedots parāds. Un šeit arī mēs redzam, ka šodien nav tā diezgan populāri teikt cilvēkiem, ka cilvēks bieži saka, ka es nevienam neesmu parādā. Visi pārējie man ir parādā. Un, diemžēl, un tas ir bēdīgāk, ka cilvēks spēj savā tādā arogancē, lepnībā pateikt, Dievs man ir parādā. Viņš man nav devis to, ko es esmu pelnījis. Un tas ir līdzīgi, kā pazudušais dēls aiziet no tēva mājām, kad viņš klīst un iztērē visu savu mantību, visu to mantojumu, un pēc tam viņš nāk atpakaļ. Sākumā viņš lūdz tēvam, dod man pienākušo daļu. Es taču esmu gudrs, es pats māku, man ir bizness, bet tas bizness neizdodas. Un tad viņš pazemībā nāk atpakaļ tēva mājā.
Un mēs saprotam, ka tā ir brīnišķīgā Dieva glābšana, jo Dievs pats mums to piedāvā. Viņš aicina atgriezties un būt kopā ar Tēvu, baudīt to, ko Viņš mums bagātīgi ir devis. Un tā ir tas arī aicinājums, par ko mēs varam pateikties. Bet tas parāds arī, par ko mēs arī šeit domājam, kaut arī lūdzot kalns, es atvainojos Tevreizē, ka mēs lūdzam, Tevs piedod mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Interesants tāds, interesanta tāda lūkšana, bet tā ir ļoti, ļoti dziļa lūkšana. Jā, Tevs piedod mums mūsu parādus, bet šis palīg teikums, ka tāpat kā mēs piedodam arī saviem parādniekiem. Un arī šā līdzībā no vienas puses mēs varam likt punktu, bet šeit līdzībā ir tāds turpinājums. Šis parāds tiek piedots, un it kā tas cilvēks var iet mājās ļoti apmierināts un ļoti tā harmonijā dzīvot ar saviem tuvākajiem, bet šeit notiek tāds interesants pavērsiens. Jo Jēzus arī stāsta arī tālāk, kā šis cilvēks neparāda žēlastību pret savu tuvāko. Un tas, manuprāt, ir ļoti zīmīgi arī šodien mums, ka mēs bieži arī tā paaugstinājamies par savu tuvāko un aizmirstam par to, ka mums ir parādīta šī lielā žēlastība. Un mēs redzam šo 29. un 30. pantu, cik tas dramatiski notiek, ka viņa darbbiedrs krīt pie viņa kājām, lūdzas, bet un arī lūdzu cieties par mani, es samaksāšu, bet viņš negribēja nogājis to iemetat cietumā. Un pat tā augstāk, ka viņš ņaudzas, atvēra un teica, maksā man. Viņš ir pavisam aizmirsis, ka viņam tika piedots šis lielais parāds. Un cilvēks, kas nepiedod citam, nevar cerēt, ka Dievs viņam piedos. Cilvēks nevar būt tādās miera attiecībās ar Dievu, bet arī pašā laikā tādā konfliktā ar tuvāko. Un kristietim jāparāda arī šī žēlastība citiem, jo Jēkabs ir teicis, ka tiesa bez žēlastības tam, kas neparāda žēlastību. Un Bībelē ir vairākas raksturvietas, kur cilvēku piedošana, Dievu piedošana un cilvēku piedošana iet roku rokā. Un mēs nevaram teikt, ka mēs mīlam Dievu, bet tādā pašā laikā būt konflikts ar savu tuvāko. Bet kāpēc ir tieši tā, un kāpēc bieži tā piedošana, uz piedošanu sevišķi jaunā derībā likts milzīgs uzsvars? Vai ir reāli viegli piedot? Un domāju, ka mēs visi piekritīsim, kāds laiks šajā līdzībā slēpjas šajā kontrastā. Starp šiem diviem milzīgiem parādiem ir divi parādi - 10,000 talantu un 100 denāriju. Un es tā nedaudz te izkalkulēju, ar aritmētiku nodarbojos, un ja mēs atceramies 100 denāriju, un bieži tā, ka mēs pavirši pieejam rakstietām teica, ka tas ir tāds sīkums. Bet patiesībā tas nemaz nav tāds sīkums. Ja mēs atceramies to līdzību, kur vīrieši tas fiziskais darbs dienas garumā bija tikai 1 denārijs, un mēs pareicinām 100 denārijus, un 1 denārijs tas ir kaut kur 3 mēneši, 3 mēneši pat vairāk, 3 mēneši fiziskais darbs. Diezgan tāds nozīmīgs parāds, un mēs varam tā izkalkulēt, ja man tuvākais ir parādā, 3 mēneši man darba algu un viņš nedod, tad tas ir tāds zīmīgs parāds, bet tādā pašā laikā, un šeit ir tas lielais parāds, kas mums ticis piedots - 10,000 talantu. Un talants bija tā laika tā lielākā naudas vienība, un 1 talants bija 12,000 denāriju. Iedomājamies 12,000 denāriju, un te ir 10,000 denāriju, un tas parāds, kas mans tuvākais ir parādā, ir tikai 100 denārijs. Un mēs varam iedomāties, cik tas ir liels kontrasts, un mēs varam tā grūti iedomāties, ja 1 dienas alga vīrietim ir viens denārijs, kā tad šis cilvēks varēja iedzīvoties tādā 10,000 talantu parādā? Tā bija kaut kāda bezatbildīga rīcība, vieglprātīga rīcība. Un viens gudrs Bībeles tāds komentētājs raksta, ka tas ir mūsu laika naudā 150 miljoni eiro. Man grūti iedomāties, kā viņš to izkalkulējis, bet es domāju, droši varam pateikt, ka tā ir ļoti, ļoti liela summa. Un ja mēs esam skatījušies kāds films par veco darību, kur
Jāzeps un viņa brāļi, vai Daniels, tur mēs arī redzam, arī bieži austrumu tautā tajā laikā tā naudas vienība ir tādā svarveida, ka tur izber tā un uz tādiem maziem svariem sver, un cik tā vērtība ir. Un patiesībā talants bija tā laikā 48 kg svars, viens talants. Un mēs grūti pat iedomāties, ja tā pareiķina, tas ir 240 tonnas sudraba. Un grūti iedomāties telpiski, kā tas var izskatīties. Tāds liels bluķis, 240 tonnas, tas milzīgais parāds, ka šim parādniekam ir piedots. Un vēl vairāk tā laika, varbūt Jūdejas, Samārijas ienākumi bija arī apmēram tikpat šis parāds. Un šis parāds bija daudzreiz lielāks nekā ķēniņa gada ienākumi. Un, un tāpat arī ir aprēķināts, ka 10,000 talanti pēc 100 denāriem ir viena 500,000 daļa. Iedomājamies, viena 500,000 daļa parāda. Starp šiem diviem parādiem ir tik milzīgs kontrasts. Un lai atmaksātu, tur ir nepieciešami 1370 gadi, jeb 17 cilvēka mūži. Tā rupji rēķinot, un mēs redzam, šis milzīgais parāds šim parādniekam tiek piedots, bet viņš neparāda žēlastību pret savu tuvāko. Un mēs redzam, šī līdzība mums māca, ka mums ir ļoti daudz piedots Jēzu Kristu, ka Dievs ir ļoti daudz mums piedevis, un tas nav salīdzinājums nekādā gadījumā ar to, ka mēs nepiedodam savam tuvākajam. Un nekā no tā, ko mums tuvākais it kā ir kaut ko nodarījis, un kaut ko viņš kaut ko varētu tā teorētiski ļoti daudz nodarīts, nav salīdzināms ar to, ko Dievs mums ir piedevis. Un tāpēc noteikti arī tā vieglāk ir arī piedot. Un otra lieta, ka mums varētu būt vieglāk piedot ar to, ja mēs nepiedodam, mēs turam to ļaunumu savā sirdī. Mēs apcietinām savu sirdi, un, ja ņemam Jēkabu vēstuli, mēs nepadodamies Dievam, nepretojamies vēlnam, bet tieši otrādi ielaižam vēlnu savā sirdī. Un kaut kā kompromisā ejot, mēs redzam, ka ar laiku ir grūti piedot. Un bieži, diemžēl, ir tā sāpīgi, ka es pats arī nesen ar vienu cilvēku tā runāju, un viņam ir jau 20 gadus, ir grūti piedot, izlīdzināties ar savu tuvāko. It kā sirdī viņš ir piedevis, bet kaut kā viņu attiecības neliecina par to, ka tur kaut kāda dziedināšana tāda, es domāju, garīga dziedināšana ir notikusi viņa dzīvē. Un tikai tāpēc, ka viņi atlikuši uz gadiem, gan jau kaut kā veidosies, bet pēc tam ir ļoti, ļoti grūti piedot. Un Kalns svētdienu, ja es saku saviem sekotājiem, esiet svēti, jo es esmu svēts. Un tālāk viņš arī savu to žēlastību rāda ar saviem darbiem. Dievs mūs piedod, un tāpēc arī mums ir jāvēlas piedot savam tuvākajam. Un šī piedošana ir ļoti dārga. Ir tāds teiciens, varbūt mēs esam dzirdējuši, varbūt es neprecīzi citēšu, bet apmēram tā, ka Dieva piedošana ir par velti, bet tā nav lēta. Tā ir par velti, bet tā nav lēta. Un ir tās lietas, kas nav lētas, bet par tām ir ļoti dārgi samaksāts. Jo Jēzus Kristus par to ir samaksājis ar savām asinīm Golgatā pie krusta. Jēzus Kristus, Dieva dēls, Jērs, kas nes šīs pasaules grēku, kas ir uzņēmies, ir izpircis cilvēka noziegumus Dieva priekšā. Un karājoties pie krusta, viņš bija kopā ar diviem noziedzniekiem, kas bija notiesāti. Un viņš arī par saviem pārdarītājiem arī aizlūdza: Tevs piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Tevs piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Īsa, bet, manuprāt, es domāju, ka mēs piekritīsim ļoti, ļoti spēcīga lūkšana. Šādā brīdī, kad par viņu viņš tiek nodots, par viņu iergājās, tiek apmēdīts, viņš spēja lūgt par saviem pārdarītājiem. Tik fantastiska un grandioza mūsu kunga un pestītāja mīlestība. Un manuprāt, tā ir ļoti spēcīga lūkšana. Arī šodien, ja mēs par to lūdzam, arī savā lūkšanas dzīvē, par tiem cilvēkiem, kas mums ir nodarījuši pāri, par tiem, kas ir varbūt kādā konflikta situācijā, un vēl vairāk
Mums ir Lūkas evaņģēlē vēl viena lūkšana, ko muitnieks lūdz nu, svētnīcā, kad viņš lūdz, kungs, esi grēciniekam man žēlīgs. Kungs, esi grēciniekam žēlīgs. Arī vēl īsāka lūkšana, bet arī ļoti spēcīga lūkšana. Šīs divas lūkšanas, kungs, esi man grēciniekam žēlīgs, un kungs piedod, jo tie nezina, ko tie dara. Manuprāt, divas ļoti īsas, bet spēcīgas lūkšanas. Un tā ir ļoti, ļoti liela Dieva žēlastība, ka mēs spējam atcerēties šīs divas lūkšanas savā ikdienā, ka mēs neaizmirstam par to lielo parādu. Un vēl īsumā tā es vēlos padalīties, ka parasti mēs par parādu domājam tādā negatīvā izteiksmē, bet Bībelē ir vismaz tāds divs rakstvietas, kur par parādu tiek runāts tādā pozitīvā nozīmē. Un abas divas ir Romiešu vēstulē, un varbūt es tā arī izlasīsim kopīgi no Romiešu vēstules 1. nodaļas. Tas ir 14. pants, kur Pāvils arī raksta, jo es esmu parādnieks grieķiem un barbariem, gudriem un nezinošiem. Interesanti, ka viņš raksta, ka es esmu parādnieks arī Romas draudzēji, un mēs arī varbūt varam saprast no jaunās derības, ka apostols Pāvils ļoti vēlējās būt Romā, bet viņš tā arī, labprātīgi uz Romas kristiešiem netikās, tikai beigās, kad viņš tika arestēts, viņš tika vests uz soda izpildes vietu uz Romu. Un viņam bija šī vēlēšanās būt Romā, sludināt Romas kristiešiem, liecināt. Un viņš uzskata, ka viņš ir arī parādnieks. Es esmu parādnieks visiem cilvēkiem. Vai tas nav dīvaini, ka Pāvils, rakstot romiešiem, viņš arī piemin grieķus un barbars. Un patiesībā Pāvils arī raksta, ka evaņģēlijs ir domāts visām tautām un visiem cilvēkiem, gan grieķiem, kur bija tā laika gudrie, un mēs zinām filozofs, kā grieķis domājušo to kultūru tanī laikā, un arī barbars, tos cilvēks, kas ir tas pretpols, tie cilvēki, kas nespēja varbūt tā sakarīgi domāt, sakarīgi uzvesties, un Pāvils apliecina, ka evaņģēlijs ir domāts gan tiem, gan tiem. Vai mums arī bieži tā, vai tas nebūtu tāds brīnišķīgais dzenuls, ka arī mēs tā saprotam, ka es esmu parādnieks tam cilvēkam, kuram es neesmu liecinājis. Vai viņš ir latviečs, vai viņš ir krievs, vai viņš ir roms, vai baltkrievs, vai kādai citai tautai. Vai viņš ir izglītots, vai viņš nav izglītots, vai viņš ir tāda prominenta personība, vai tāda pavisam necilpa personība. Pāvils to saskatīja par brīnišķīgo iespēju, par šo pozitīvo parādu, un tas bija viņa dzinuls evaņģēlijā. Un pēdējo rakstiet, ko es vēlos arī no Romiešu 13. nodaļas, arī interesanti arī rakstvieta, kur Pāvils arī raksta, nepalīdziet nevienam neko parādā, kā vienīgi, ka jūs citu mīlat. Divi parādi. Parāds liecināt, evaņģelizēt un parāds mīlēt. Un mēs, es domāju, tā droši varam salikt šos divus parādus tādā vienā parāds mīlestībā. Ja es mīlu savu tuvāko, kā es to mīlestību varu parādīt, es dalos par ļoti svarīgo vēsti, par labo vēsti, par Jēzu Kristu. Un tas ir tāds augstāks par visu tāds, par visiem maniem pienākumiem, par visam manām labām attiecībām ar to cilvēku, draudzību ar to cilvēku. Un es augstāko mīlestību uz to cilvēku varu parādīt, kad es viņam liecinu par Jēzu Kristu un pestītāju, ka tas ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Un es domāju, ka ar šo domu, ka mēs esam arī šie gan pozitīvie parādnieki, arī tas ir tā stiprinoši. Tas ir parāds, ko mēs atdodam ikdienu, jo mēs esam aicināti ikdienu mīlēt savu tuvāko. Un tas ir parāds, kur mēs nevaram tā apstāties un pateikt, mīlestība ir piepildīta no mākslas cilvēciskās puses, bet tieši otrādi tur ir jāpilnveidojas un katru dienu jāatjaunojas no jauna. Jo, kā mēs lasām arī 1. korintiešu 13. nodaļā, ka cilvēciskā mīlestība, salīdzinot ar dievišķo mīlestību, ir ļoti nepilnīga. Un tas ir parāds visās manā šīs dzīves garumā. Un lai Dievs tiešām svētī, un mēs atceramies par tiem diviem parādiem, par to lielo parādu un mazo, un šo arī pozitīvo parādu mīlestību uz savu tuvāko. Āmen!
Jā, nu labi, tad tas no mans viss šajā vakarā. Mēs atvainojamies, ka varbūt pārāk garbi bija, bet, nu, es domāju, ka mēs varam tā droši arī dalīties, ko mēs esam saņēmuši, un kaut ko runāt, papildināt, un es tā varbūt saukšu, tā kā jūs pēc kārtas man esat. Nu, pirmā man ir Iveta, man ekrānā. Lūdzu, Iveta. Jā, labs vakars visiem. Un, jā, paldies par vārdu. Un man tieši tad, kad, jā, tad, kad pieminēja, man tieši pirmā rakstēt nāca šī pat neplieciet neko parādā kā tikai mīlestību cits citam. Un, un vēl viena tāda kombinācija, kas man nāca, kur ļoti vērtīgi ir pavērot raksturvietas, kur ir vārds cits citam. Šī kombinācija, un kad tas ir un cik svarīgi, kad cits citam, ko mēs darām cits citam. Un, jā, ļoti tā iekrita arī tas, ka, nu, tas smagākais parāds ir tas tie morālie parādi. Jā, man ir grūti iedomāties, kā ir, kad tu fiziski esi kādam parādā, jo, nu, kaut kā ir dzīvē mācīts, ka nevajag nekur iekulties nekādos parādos. Nu, tik cik jā, ir kaut kādas nomaksas, kaut kas bišķiņi ņemts tā, nu, ar tādu saprātu kaut kādā ziņā. Un, bet jā, bet tas morālais parāds, jā, tas ir jau kaut kas daudz dziļāks. Jā. Un tad, kad īstenībā tā aizdomājās, kāpēc tad ir tās fiziskās, nu, tie fiziskie parādi, un tur jau arī patiesībā cilvēkam ir trūcis kāds mīlestības trūkums, jo viņš ir pieķēries kaut kādām lietām, mantām, nu, fiziskām vajadzībām, un tādā neapdomībā, neprātā, un nu, kaut kādā ziņā pieķirās, jā. Un es ticu, ka tur jā, tiešām tās mīlestības trūkums arī parādās. Jo mēs zinām, ka, ja tiek ja šos 10 baušļus mēs izpildam, nu, būtībā ir tā, ja mēs mīlam, tad mēs pārklājam visus tos 10 baušļus, jo ne mēs gribēsim zakt, ne mēs gribēsim nokaut, ne mēs visi, nu, kas ir baušļos, ja mēs mīlēsim. Jā. Un tad man nāca arī vēl kādas raksturvietas par piedošanu, kur tiek norādīts, man viņas vienkārši tā nāca tādas, un es domāju, nē, nu jā, ja viņas nāk, tad ir jāizlasa arī. Atvērsim Efeziešiem 4. nodaļu. Arī tā tad ir par piedošanu, par žēlsirdību, žēlastību. Efeziešiem 4:32. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi. Piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Tad paraugs jau mums ir, kas ir piedevis, un pēc tā parauga arī tad iet un rīkoties. Kā šī gadījumā mēs, ko Oļeks lasīja šo rakstvietu, tur atkal bija pilnīgi pretēji, un kungs piedeva, bet tas, kuram tika piedots, tas atkal nespēja nākamam piedot. Un tā ir jā, tāda. Nu, tur jau arī parādās tās smagās sekas. Arī, ja tev ir piedots un tu otram nepiedodi, nu, tad arī ir smagas sekas. Jā, ir tomēr tāda atbildība. Jā, nes tādu atbildību. Ja tev ir piedots, tad nes atbildību arī citiem piedot. Un kā tā nāk, un tad nākošā rakstiet ir Kolosiešiem 3. nodaļa, 12. Tā 3. nodaļa, 12. 13. Tad nu kā Dieva izradzētie, svētie un mīļotie, terpēties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā,
ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat. Atkal vai ne, cits citam panesat, piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru. Tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un atkal uzsvers, ne, ka Dievs mums ir piedevis, tad arī mums tas ir jādara. Un tad ir no evaņģēlijiem Marka 11. nodaļa, kur tad arī aicinājums ir 11. nodaļa 25. 25. 26. pāns. Un, kad jūs stāvat Dievu lūgdami, tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu pārkāpumus. Bet, ja jūs nepiedodat, tad arī jūsu Tēvs debesīs jūsu pārkāpumus nepiedos. Un šeit arī atsaucās jau uz to, ko mēs dzirdējām par šo kalpa sirdi. Ja jūs nepiedodat, tad arī jūsu Tēvs debesīs jums nevar piedot. Ne? Tad viņš arī attiecīgi, ja viņš aizgāja un nepiedeva tam, kas viņam nāca pretī, kas ir parādā, tad kungs nāk un ieliek viņu cietumā, jā, vai kur viņš tur ielika. Un tā tad, jā, atkal tāda atbildība. Un vēl ir vienā vietā, bija, kur iet uz. Nu jā, tas ir tas moments, kad tu nāc savu dāvanu altāra priekšā nes, tad, ja tu atminies, ka kādam pret tevi ir, tā kā nevis, ka tev ir kaut kas pret kādu, bet tieši, ka tu zini, ka kādam ir kaut kas pret tevi, tad ej un vispirms ir izrunājies, un tad nāc nes dāvanu. Tas arī tāds moments. Jā. Un tad man ir tāds arī pārdoms par piedošanu. Arī tāda saruna bija, arī tāda saraksta saruna, kad kāda tā piedošana ir. Nu, kāda ir tā piedošanas lūguma, tad, kad tev nāk, vai ne, tur nāk un prasa to piedošanu, vai arī otrādi, tu tā kā prasa to piedošanu, vai tā piedošana ir patiesa, vai viņa nav tāda, tā kā, kaut kāda konfekšu papīrīta atmet. Nu, jā, es tev piedodu. Bet vai tiešām tā sirdī ir tā piedošana? Tas tāds arī moments. Un kā tai momentā tā kā rīkoties, vai tomēr, tā kā, tomēr kārtīgi izrunāties, vai tiešām tu man piedod? Vai, kaut kā, par to es tā aizdomājos, tie piedošanas dziļumi, ja tā var teikt. Cik dziļi vai cik sekli tiek piedots, kaut kā tā nāk tās domas. Un otrs man bija ļoti interesantā paklausīties, kā cilvēks, kas ir pasaulē, kur viņš saskārās ar vienu cilvēku, kas tikai kristietis. Ļoti interesanti. Es pirmo reizi tādā mazākā lietā, kur cilvēks ir nācis un tas kristietis nācis atvainoties, tā kā lūdz piedošanu par vienu mazu lietu. Un viņiem pilnīgi likās, viņš tur nāca man un to prasīja. Tas ir normāli, bez mazliet tāds. Un kad bijis tā, kad cilvēki bijuši vienā pasākumā, kur liela platība, kā teikt, ir. Un viņi tā kā viens otru ir redzējuši. Uh, es nezinu, vai gluži saskatījušos, bet viens otru ir manījuši, ka viņi ir tur. Un, un neviens nav tā kā sasveicinājies, ne otrs nav nācis sasveicinājies vai parunājies. Un tā meitene, viņa tā dalās, jā, viņš tur bija un tā, ok, katrs savā tur nodabā kaut ko tur derās. Bet viņam bijis tā, ka viņš ir nācis nākamajā reizē, nācis atvainoties, piedošanu lūgt. Un viņš saka, man to svētais gars ir, tā kā skubinājis nākt
Un tā kā lūk, piedošana, ka es redzēju, bet tomēr tev nepienāca, nesasveicinājos. Viņai tas bija tāds. Un vēl tas nians, nu jā, viņš par to saka, ka tas ir svētais gars, bet tā jau, nu, labi, tur katrs savādāk tur uzskata un tā, nu, ka tā viņai tur ir, nu, tā ir sirdsapziņa, tur tā doma, tā, nu, tā interesanti bija paklausīties, jā, kā cilvēks, um, kas nav ar Kristu, kad kā viņš skatās uz tādām situācijām. Bet tā bija tāda iespēja, kā arī, nu, arī ielikt to, bija sirdī tā ielikt komentāru, ka tas viņam bija tomēr svarīgi, ka tā ir tāda maz svarīga lieta, jo, ja sirdī vai ne, ir šis ne, tāds nemieris, nu, es tur savādāk uzrakstīju, bet jā, un, nu jā, tāda interesanta nianses, bet arī viss jau sākās savā ziņā arī no mazām lietiņām. Un tas ir labi, ka es tā aizdomājos, un tas jau ir labi, ka viņš piegāja, ka viņš tā kā neslāpēja to, nu, tas jau nekas, vai ne? Bet, ka viņš bija paklausījis to svēto garu un piegājis un pateicis, tas nekas, ka otrs cilvēks varbūt to nespēja novērtēt. Nu, tāds, jā, kaut kā tāda, nu, tāda pārdomiņa. Bet, jā, vēl jau ir tas, ka, jā, daudz kas sākās no mazām lietiņām. Un, ja mēs tās izmanam, tad arī vieglāk ir neieiet tajās lielajās lietās, vai arī ir vieglāk piedot tajās lielajās lietās. Kaut kā tā nāk pārdoms. Jā, paldies. Jā, paldies, Iveta. Un tiešām tas morālais parāds ir daudzreiz dziļāks nekā tas fiziskais, materiālais. Un tiešām arī šajā aspektā ļoti daudz arī palīdz tās raksturvietas, kas ir ļoti bieži Bībelē, jaunā derībā minēts. Citam, kāds ir saskaitījums 80, kāds ir 90, bet ļoti daudz ir tāds raksturvietas, kur runā tieši par attiecībām citam, kāds ir jābūt attiecības starp brāļiem un māsām. Tā, teiksim, turiet citu augstāk par sevi, aizlūdziet citus par citu, mīliet citu un domājiet ne par savām, bet citu vajadzībām. Un arī paldies par to brīnišķīgo raksturvietu no Efesiešu vēstules 4. nodaļas, kur esiet pret citu laipni, žēlsirdīgi un piedodiet citam, kā arī Kristus mums ir piedevis. Un tas ir ļoti tāds svētīgs atgādinājums un liels aicinājums, ka piedot citam, kā Kristus ir piedevis. Tas mazais parāds pretim šim lielajam, grandiozam un cilvēciskam, tādam parādam, kas cilvēciski nav iespējams atmaksāt. Un arī tā rakstiet ko tu arī minēji no Mateja evaņģēlija, no Kalnu svētrunas, ja tu ej upurēt dāvanu, atceries, ka kādam pret tevi atstāv un ej, un mēs tā varam iztēloties, kā cilvēks dodas ar kādu dzīvnieku jēriņu tur uz templu upurēt, un viņš atminās un atstāja to jēriņu un skrien salīdzināties ar savu tuvāko, un es domāju, tas ir tāds svētīgs pamudinājums arī mums neatlikt to uz kādu vēlāku laiku. Varbūt laiks paies, būs vieglāk, varbūt kaut kā tās emocijas tur tā aizies savādākā plānā tur. Un arī brīdinājums nedusmoties, lai saule nenoriet mums dusmojoties. Un tas ir runā tikai par to, kā izlīdzināties vajag pēc iespējas ātrāk. Un šeit arī tāds moments, ka lūk, piedošana tas ir tāds vienpusējs solis, bet izlīdzināšanās tas tomēr ir tāds divpusējs solis. Un ja mēs esam no savas puses ir spēruši soli, bet otrs nav gatavs, mēs esam izdarījuši to. Bet Dieva žēlastībā tas cilvēks, līdz tam cilvēkam Dieva žēlastība vēl nav aizgājusi. Un arī par tiem piedošanas dziļumiem, teiksim, tā arī laba doma, teiksim, vai tā piedošana bieži nav, ja tā varētu teikt, kaut kā tāda viegla, lēta. Un arī te pašā grupiņā, ko es pieminēju, tur arī viens brālis uzdeva tādu jautājumu, vai tas ir pietiekoši, ka es atvainojos, aizsūtot tam cilvēkam īziņu, ko es ir apvainojis. Un tur arī parādījās tāds, interesants diskusijas, un, protams, tur ir galvenais tas sirdstāvoklis. Ja, teiksim, ja tev savādāk nav iespējams tajā brīdī, tad, varbūt tiešām, ja tas vienīgais variants, tad arī var aizsūtīt to īziņu, bet, galvenais ir šis
Nu, sirds stāvoklis. Nu, paldies, Ivetai. Un nākamais te rindā stāv, nu, brālis Juris. Lūdzu, Juri, padalies. Paldies par šo vārdu. Jā, ļoti interesanti tev bija izklāsts. Arī par tām salīdzināšanām mums pirms vienu sapulci arī bija līdzīgs aprēķins kaut kur. Um, Te ir, jā, ā, dažādi jā, tie rēķini, ja varbūt dažādi, bet pēc būtības tā doma garīgā, ko es ieraudzīju, kur man savilkās kopā, arī, un kur ir arī šī cietsirdība, ja šī nocietinātā sirds parādās šī tam kalpam, kuram tika piedots pret citu savu līdzstrādnieku. Kaut kādā mērā es tā ieraudzīju, ka tas milzīgais parāds ir tas, ko Jēzus mums piedod uz krusta visai cilvēcei. Un es to nevaru tā ļoti savādāk nekā, teiksim, pēc rakstītām parādīt, bet tāds iespējas man radās pēkšņi, ka tas milzīgais parāds ir tas, ko Dievs piedevis ir katram cilvēkam. Un šis cietsirdības moments ir, kad cilvēks to neapzinās. Līdzīgi kā šeit, tas kalps neapzinās, kāds parāds viņam tā kā, lai viņš varētu tā rīkoties, viņš neapzinās, kas viņam ir piedots. Un tas ir tā doma, ja, ka tad, kad tu neapzinies, kas tev ir piedots, tad tu vari piesieties citiem, tur par kaut kādiem niekiem. Ja, un salīdzinājumā tas ir nieks, absolūts nieks, viens parāds pret otru, kas parādās šī te. Un līdz ar to tā arī sanāk, kad kaut kādā mērā Dievs ir piedevis visiem cilvēkiem. Un šeit nav, teiksim, par to nevienam šaubu, ka Dievs ir piedevis visiem cilvēkiem. Jēzus samaksāja par visiem grēkiem. Un un nekādīgi cilvēcīgi tas nav izdarāms. To varēja vienīgi Dievs pats izdarīt. Un tas bija kaut kas tik milzīgs. Un, un cilvēks savā cietsirdībā, viņš to nesaprot, un viņš to nepieņem. Nu, šī līdzībā tas nav, bet es tā skatos tādā evaņģēlīgā gaismā, tad, kad viņš to nepieņem, viņš pieprasa no citiem. Tā tu man tur vienalga, ko tu man esi parādā, salīdzināt ar to, ko Dievs mums ir piedevis. Tas ir nekas. Pat visbriesmīgāko parādu, tu atrasti vislielāko, briesmīgāko parādnieku uz zemes virsmas. Ja? Tas parāds pret to, ko Dievs mums ir piedevis, ir nekas. Un cilvēks, kas nepieņem evaņģēliju, viņš dēļ savas cietsirdības seminārī, kur parādās citā rakstietā, kuriem šīm pasaules dievs ir aptumšojis neticīgo sirdi. Jā, arī kur tiek sludināts evaņģēlijs, kas ir kā gaisma, un apcietinātā sirds viņi to nepieņem. Viņi izvēlās palikt tumsā, un līdz ar to viņi arī nevar nepiedoda citiem. Un rezultātā, kas sanāk jā, tā kā tu neesi pieņēmis šo parādu, ko Dievs tev ir piedevis, tad tu arī tiec notiesāts. Tas te ir gala tiesā, kas būs, kad Jēzus atnāks, būs šī pēdējā tiesa, ja? Un cilvēki tiks notiesāti nevis par tiem mazajiem parādiņiem, ko mēs esam sadarījuši viens otram, bet par to milzīgo parādu, kas mums ir pret Dievu. Ja? Mūsu vecajā derībā viņi tur skatījās uz tiem parādiem, un tur bija tas tā būtiski, un tur lopiņus viņi galināja, lai kaut kādā veidā tur norēķinātos ar to parādu, to bilanci kaut kā uzturētu. Bet tas, ko Dievs ir samaksājis, un tas viņš katram vienam, pa katru cilvēku viņš samaksājis. Līdz ar to vairs nav nekāda attaisnojuma. Nevienam cilvēkam nebūs nekāda attaisnojuma, ka viņš stāvēs Dievu priekšā, kāpēc viņš nav piedevis citam mazākus parādus. Jā, un te tā
Te, nu, tas, es šādu aspektu kaut kā pēkšņi šodien ieraudzīju, ka tu dalījies saistībā gan ar to nocietināto sirdi, ja, kad, jo tāpat tās Dievs saka, ka viņš samainīs. Vecajā derībā viņš saka, ka pienāks tāds laiks, kad es paņemšu akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Ja? Un tas notiek šī procesā, kad mēs atzimstam no augšas. No mums tiek izņemta šī akmens sirds un ielikt šī miesas sirds. Un tāpēc mēs esam teikt spējīgi piedot, ka mums vairs nav šī cietā sirds, kas nesaprot, ko Dievs mums ir piedevis. Un cits aspekts, protams, ir, ja mēs runājam par kristiešiem un par to, kas ir, ka es to jau varēšu pieminēt, bet sākumā mēs sākam kā miesīgi. Kā miesīgi, arī kristieši. Mēs esam, kur Pāvils saka, ko tad jūs nesat miesīgi? Kad jūsu vidū ir ķildes un šķelšanās un tur sacensības savā starpā. Ja? Tad ir šis, mēs visi iesākām miesā. Bet, un tālāk ir šis noteikti šis process, kur mēs pieaugam, un līdz ar to nu, tā miesa kaut kur izpaužās. Un tāpat tās arī tā kā mēs redzam, ko tu pieminēji pie Pētera. Ja? Nu, viņš vēl arī aug. Kaut kādā mērā var teikt, ka viņš top, viņš vēl veidojās par šo jauno radījumu, ja? Kas viņš būs vēlāk, kurš būs gatavs. Ja viņš pirms tur, un divi notikumi, tur ir kaut kāda mēneša starpība, ja? Nu, labi, ar 2 mēnešu starpību varbūt. Viņš no vienas kalpones nobīstās vienā gadījumā un noliedz Jēzu. Un otrā gadījumā, kad nāk svētais gars, viņš iet un droši sludina, drosmīgi sludina un pasaka, jūs slepkavas tādi, ja nogalinājāt svaidīto. Un nemaz mazākās baiļu pazīmes nav viņā, ja, un 3000 teiks, ka piepulcinās, jā, teikt, līdz ar to tas arī ir tāds process, kuru, teiksim, mēs nevaram sagaidīt uzreizām no kristieša, ka viņš būs jau apostolis Pāvils savu mūža noslēgumā, ja? Kad viņš iegāja savā pilnībā. Līdz ar to arī un tas, ko tu pieminēji no Jēkaba vēstules, tā tiesa ir bez žēlstības tam, kas neparāda žēlstību, ja? Jo žēlstība nebēdā par tiesu. Un arī, jā, tad, arī, ka mēs esam aicināti izrādīt apžēlošanos, arī tad, kad brālis vai māsa, vienalga kāda iemesla pēc, viņi tur krīt un klūp, jo mēs paši arī gribam to žēlstību saņemt attiecībā pret sevi. Jo kamēr mēs esam miesā, viņi atrod veidus, kā kaut kur izpausties. Un parasti jau mēs to nepamanām. Kā tās bieži vien nav jau tā, ka mēs vispār nepamanām, bet viņa pamanās tā miesa izšaut kaut kādā brīdī. Tas ir tāds visnepateicīgākajā priekš tevis brīdī. Ja tur kaut kas izpaužās tāds absolūti nevajadzīgs. Līdz ar to, bet tā ir. Un tas ir tik labi, kad mēs varam apzināties to, kas mums ir piedots. Un jā, kā arī no efeziešiem, jā, kā Dievs mums Kristu ir piedevis. Tas ir, kad no mums tiek sagaidīts tas, un tas ir tas, uz ko mēs tiecamies. Jā, jo mūsu sirdīs ir izlieta Dieva mīlestība ar Svēto garu. Mēs esam spējīgi to darīt. Pateicoties kā reiz atkal Jēzus upurim un tam, ko viņš ir izdarījis. Par tiem vēl tāds moments, piedošana pret, ko nozīmē ko nozīmē piedot. Ja? Iveta arī pieskārās, ka tur vieglāk vai patiesāk vai nepatiesāk mēs mēdzam tā piedošana varbūt tāda virspusē. Jā, Bībele saka, man ir jāpiedod, es tev piedodu. Jā, es tev piedodu, vienalga, kas tur, ko tu tur un kā. Tāpēc, ka man nav cita varianta, man ir jāpiedod. Man nav izvēles. Bet tā arī gluži nav patiesība. Kā mums ir jāpiedod, tāpēc, ka mums nav izvēles. Dievs nedarīja tā. Dievs pret mums, Dievs Jēzu Kristu mums tā nepiedod, tāpēc, ka viņam nebija izvēles. Jā, līdz ar to tie ir velna meli, ka mums ir jāpiedod, tāpēc, ka mums nav izvēles. Dievam bija izvēle,
Un Jēzum bija izvēle. Un mēs redzam, ka mums tik viegli negāja Jēzum ar savu izvēli. Un es pieļauju, ka arī Dievam negāja viegli ar to izvēli. Un tas vēl jau vairāk tā kā, nu, palielina to vērtību, kad viņi visa trīsvienība, principā, tas bija briesmīgs, nu, tāds briesmīgs uh, process. Un piedošana tas ir, un viņi izvēlējās labprātīgi, tad, kad mēs nenācām un neprasījām viņām to. Ja, tad tas, kā Dievs mums ir piedevis Jēzu Kristu, tā bija viņa izvēle. Viņa labprātīgi to darīja. Un Dievs dod mums šo pašu spēju, ka mēs varam izvēlēties un darīt to labprātīgi. Nevis tāpēc, ka mums nav citu variantu. Tāpēc, ka bauslis tagad tāds ir, ja? Jaunās derības bauslis pēkšņi uzradies ir. Nav tā. Dievs saka, tu vari piedot, es tev esmu piedevis. Pasties, ko es tev esmu piedevis, ja? Ieraugi to. Es tev esmu devis visu, kas tev ir vajadzīgs, lai tu varētu piedot. Un, un izvēlējies piedot. Tāpatās kā es izvēlējos piedot. Es varēju nepiedot. Dievam bija visas tiesības pieprasīt, ja kāds, ja kādam bija kaut kādas, ir kādas tiesības vispār ne tikai bija, bet ja kādam ir kādas tiesības, tas ir Dievs kaut ko pieprasīt no mums. Un viņš izvēlās, nē, viņš izvēlās piedot. Un tas ir tas, ko viņš no mums sagaida, ka mēs sekosim viņam kā viņa mīļotie bērni. Viņa piemēram, to, ko viņš ir parādījis. Viņš izvēlējās piedot. Un viņš saprata ļoti labi, kas ir, ko viņš piedod. Kas tas ir? Jeb citiem vārdiem pateikt, to tāmi. Viņam bija skaidra tāmi, ko tas maksās. Tā kā šī gadījumā, kur tie 10,000 talanti. Tas ķēniņš izvēlās to samaksāt no savas kabatas. Viņš nekur nepazūd tas parāds. Viņš vienkārši izdomā, labi, es samaksāšu to. Nav tā, ka es vienkārši atlaižu un pēkšņi viņš kaut kur pazūd. Nē, kādam tas ir jāsamaksā. Kādam tas parāds ir jāsamaksā. Un Dievs izvēlās, Dievs to samaksājis, un viņš parāda, ka šis ķēniņš, viņš saprot, tā kā tu teici, 240 tonnas sudraba. Nu, tas ir, es nezinu, es arī, vienalga, cik liela telpa tā būtu, ja, tur neviens viņu nevar viens pats aizstiept. 240 tonnas, tas ir vilcienu sastāvi. Vilcienu sastāvi tie ir. Un, jā, tā, atgriežos pie savas domas. Jā, un kad mēs, bet tā mūsu piedošana, kad, par to, ka man nav izvēles, man ir jāpiedod, nē. Un jāsaprot, tas, ka tu izvēlies piedot, nozīmē, ka tu saproti, cik tev ir jāsamaksā. Un tu saki, es samaksāšu. Labi, es neprasīšu no tevis, es samaksāšu šo parādu. 10,000 talanti bija tādā gadījumā, ja kāds mums kaut ko nodara pāri. Tas nav tā, ka tas neko nenozīmē. Tu man esi sāpinājis, bet es saprotot, tā kā Jēzus arī, ko tu pieminēji arī uz krusta, ja, tas piedod viņam, jo viņi nesaprot, ko dara. Kaut kādā ziņā var teikt, ka Jēzus saprot, ko viņš dara, un ka tas salīdzinājumā ir, kāpēc viņš tā var lūgt, tāpēc, ka viņš saprot, ko viņš tagad dara, kādu parādu viņš samaksā, un ka tie cilvēki, kas viņu nogalina, principā, arī mazu parādījumu, tas ir kaut kas neliels, salīdzinājumā pret to, ko viņš dara. Un tāpēc viņš saprot, ka tas ir tas, ko viņi dara, tas nav nekas patīkams. Ja? Viņam ar to bija sava cīņa, ko viņš pārvarēja, bet tas ir nenozīmīgs. Un tāpēc viņš saka, piedod viņam, jo viņi nesaprot, viņi neredz, kas viņiem tagad tiek piedots. Ja? Un viņi kaut kādu stulbību tagad dara savā neziņā. Un tas ir tas, ko mēs visi darām. Mēs kaut kādas stulbības darām savā neziņā, neredzot un nesaprotot, kas mums ir piedots. Tanī brīdī. Ir kaut kāds aptumšojums, ir kaut kāds, kad vispār pēkšņi, ta, tas, tas tā kā arī šis moments ar fokusēšanos, tu nofokusējies uz kaut kādu vienu pārdarījumu, un jo tu vairāk uz viņu fokusējies, jo tu vairāk par viņu domā, jo lielāks viņš kļūst. Un pēkšņi viņš aizēno visu tavu skatu, un tu vairs neko neredz,
kā to pārdarījumu, vai ne? Un viss pārējais kaut kur izgaist. Tā kā man fons tagad ir tāds, paliek nesaprotams, es uzslēdzu. Un mums arī tāda iespēja, jā, ka mēs uz kaut kādu, bet atkal šis pareizais fokus, ka mēs spējam pastīties uz Kristu, ka mēs spējam pastīties uz to, ko Dievs ir izdarījis, jā, un ieraudzīt, cik tas ir niecīgs. Tā cits aspekts šim ir tas, ko Pāvils saka, ka šīs ciešanas, ar kurām mums nākas sastapties, viņas ir nenozīmīgas, tās godības, pret to godību, ko mēs, tas ir tā kā otra puse šai medaļai, ja? Varbūt man kaut kādas ciešanas ir šobrīd jāiziet cauri kaut kādām ciešanām, bet tā, pateicoties tam, es saņemšu godību. Mūžībā tas man nesakāmu godību radīs. Ja? Jo Jēzus izdara tāpatās, teikts Ebrejiem 12.2, ka viņš redzēdams to prieku, dēļ tā prieka viņš varēja iziet cauri šim krustam un pēc tam nosēdās pie Dieva troņa labās rokas. Ja? Tad viņš redzēja, ka tas ieguvums pēc tam būs daudz lielāks un daudz vērtīgāks nekā tās zaudējums, nekā tās ciešanas, kas viņam tagad ir jāizcieš. To ir grūti saprast cilvēcīgam, mums miesīgiem prātam. To ir grūti saprast. Bet mums nav jāpaļaujas savu miesīgo prātu. Mēs vakar dzirdējām to, vai ne? Man ir Kristus prāts, un tas spēj to ieraudzīt. Tātad piedošana nozīmē, ka es saprotu, kas man ir nodarīts pāri, un es pasaku tā, labi, es esmu gatavs to samaksāt. Es tev atlaižu. Un nevis tā, ah, man nav vispār nekādas poņas, cik tas maksā, cik ir tur tie 10,000. Tā, es tev piedodu, un pēc tam kaut kādā brīdī tu sāc saprast, nē, kā, tas ir tik daudz, nē, es nevaru tev piedot, vai ne? Un pēkšņi izrādās, un tā ir. Un otrs, vēl viens aspekts, kas ir, ka piedošana nenozīmē automātisku attiecību atjaunošanu. Jo Dievs Jēzu Kristu ir visiem cilvēkiem piedevis. Bet tādēļ vien visi cilvēkiem nav atjaunotas attiecības ar Dievu. Ja tu esi pārdarītājs, ā, tad ir divas puses. Ir pārdarītājs un ir tas cietušais, kuram ir nodarīts pāri. Ja? Un Dievs sagaida, ka tas, kam nodarīts pāri, viņš piedos tam savam pārdarītājam. Tieši tāpatās, kā Dievs ir piedies. Bet tas nenozīmē, ka es tagad viņam uzticēšos automātiski un ka man ir jāpieņem viss. Nu, ja es saprotu, kas man ir izdarīts, es piedodu. Tas nozīmē, ka es izturos, ka es tev dodu iespēju. Es tev dodu iespēju atjaunot šīs attiecības. Bet vai viņas tiks atjaunotas, tas ir atkarīgs tomēr no tā pārdarītāja puses. Tāpatās kā Dievs sagaida, ka mēs nāksim pie viņa, pieņemsim viņa žēlstības dāvanu, ka mēs nāksim un izteiksim savu vēlmu atjaunot ar viņu attiecības. Un tad šis nostrādā uz abām pusēm. Ja? Tad attiecības var tikt atjaunotas, bet tikai tāpēc, ka Dievs ir visiem piedevis, visiem cilvēkiem nav atjaunotas attiecības ar Dievu. Atjaunotas attiecības ir tikai tiem, kas izvēlās atsaukties uz šo piedošanu, jeb noreaģēt, tā kā Dievs saka. Līdz ar to ir tā, ka ja man ir mans, Dievs mūs mudina rīkoties tā, kā viņš rīkojās, piedot negaidot, ka tev nāks prasīt piedošanu, jeb dot cilvēkam otru iespēju kaut kādā veidā rehabilitēties. Ja? Bet, ja viņš to nedara, tad man nav, Dievs no manis nesagaida, ka es tagad visādi mēģināšu tur pakārtoties un ļaut viņam turpināt man darīt pāri. Tā. Man ir sevi jāsargā un savas sirds tā, ka ja tas cilvēks nāk, ja es viņu satieku, ka es negribu pāriet uz ielas otro pusi, ja, kad es varu viņam pastīties acīs, jā, tu man sāpināji, bet tu nesaproti, ko dari. Amen. Nu, jā, paldies Jūrij, par tādām daudzām svētīgām domām. Tā sevišķi uzrunāja, ka tu atzīmē to sirdscietību un šo cietsirdības momentu, kad cilvēks, teiksim, neapzinās, kas viņam piedots, un tad viņš arī nespēja arī
piedot arī savam līdzcilvēkam. Un tiešām tas tā nav cilvēciski izdarāms, bet cilvēks nepieņem šo lielā parādu piedošanu, bet nu, kaut ko pieprasa arī no citiem cilvēkiem. Un acīs krīt šis varbūt nozīmīgais, bet mazākais parāds daudzreiz tādu. Nu, salīdzinot ar to lielo piedošanu, kas ir arī sīkumu, un tu ļoti pareizi arī pateici, ka cilvēks tiks tāds notiesāts, jeb attaisnots attiecībā pret, vai viņam ir piedots šis lielais parāds, vai šis lielais parāds nav piedots, kas ir pret Dievu, un tas ir pateicoties viņa bagātai žēlastībai. Un arī otra lieta, kad atzīmē to jautājumu, ko nozīmē piedot, teiksim, un es arī atceros, kad es varbūt biju tāds jaunāks, un viens tāds vecāks brālis man tā stāstīja arī, ka piedot tas nenozīmē aizmirst, tad jālūdz Dievam, lai atņem atmiņu, bet tas nozīmē nepieminēt to grēku. Tad jau es biju tāds jaunāks, man tā gudrība patika, bet, pieaugot es tā, protams, saprotu, ka tas tā, līdz galam tas tā, nebūtu nav. Jo piedošana tā ir arī mana izvēle, nevis kaut kā varu un nevaru, bet tā ir mana izvēle, un tas nav ticības jautājums, bet tas ir vairāk tāds paklausības jautājums, ka es gatavs paklausīt Dievā, teiksim. Un vēl trešā doma, kas man ļoti tā uzrunāja, ka tu teici, ka ķēniņš to no savas kabatas ir samaksājis, ka nekur jau tas parāds netiek tā, pēkšņi tā izgājis, bet, ķēniņš tā labprātīgi no savas kabatas to ir tā samaksājis. Un vēl, ka piedošana nenozīmē to automātisko, attiecību atjaunošanu, ka tas var būt iespējams vajadz vēl kādu, gadiem paiet, un arī tur nav garantija, ka būs tieši tāpat, kā agrāk ir bijis pirms to kaut kādu konfliktu, un iespējams arī vajag kaut ko izsērot kādu momentu, ka tas piedošana, tas arī tāds dziedinošs process. Paldies! Jā, nākamā man ir māsa Santa, bet viņa darbā viņa varēs runāt. Nevarēs runāt, jā. Ja varēs. Lai kāds cits runā. Labi, ok. Nākamā tad ir Linda. Iet, lūdzu, Linda. Amen, slavu Dievam. Jā, paldies tev par tēmu. Man ļoti mīļa tēma. Dievs man ļoti daudz ir vedis nevis caur Bībelē, bet caur dzīvei savai par šo tēmu. Un kas tad ir labākā mūsu skola, ja ne mūsu dzīve? Ka mēs tiešām mums ir iespēja tajā vingrināties. Un ar katru reizi, ka liekas, tagad gan jau es varu, izrādās, ka tomēr kaut kur nevar. Kaut kāds aspekts jauns parādās, kur tev liekas, ne, tomēr laikam nevarēja. Bet, bet kā arī saka Dieva vārds, tajā vingrināti mēs beigās nonākam tajā punktā, kur mēs tiešām saprotam, ka ne mana griba, bet tava griba, lai notiek. Un tur arī uzdev tādu jautājumu, tā kā tu neuzdevi jautājumu, bet runājot uzdevi jautājumu to, ka vai ir viegli piedot? Un atbildi ir, kur tu atrodies? Ja tu esi miesā, neiespējami piedot. Ja tu esi garā, ir ļoti vienkārši piedot. Jo tad, kad es skatos cauri Bībelē, vienkārši Jēzu, kas nevienā vietā neparādās, ka viņam būtu bijusi kāda problēma piedot. Un viņam ļoti daudz dažādos veidos nodarīja pāri. Tuvākie cilvēki apsmēja, mācekļi, kuriem viņš visu savu gudrību lika iekšā, nodeva, pameta. Viss visādi. Beigās vēl krustā, protams, piesita vai ne, bet par viņu ņirgājās un ko tik viņam nedarīja. Bet mēs nekur Bībelē neredzam, ka viņš būtu izteicis, ka, kā es nezinu, kā es piedošu. Jo pat ir tāds moments, kad vai ne, baiļu pārņemts, ka viņš bija šajā Ģedzemenes dārzā. Viņš pat tā kā baiļu pārņemts, viņš jo karsti, viņš vēl, kā tur bija rakstīts,
viņš jo vēl karstāk sāka Dievu lūgt, tā ka šie sviedri kā asinspilieni krita. Bet tur arī, saka, baiļu pārņems. Tas nebija tā, ka šīs bailes bija viņā iekšā, bet vienkārši šīs bailes pārņēma viņu uz to momentu. Bet, piemēram, tur mēs redzam šo aspektu, ka, nu, tā kā baiļoties vēl kaut kur ir iespējams, tad, nu, visādas nianses mēs ejot cauri Bībelē varam redzēt. Bet, piemēram, ka Jēzum būtu grūti bijis piedot kādā procesā, to mēs nevaram redzēt. Un mēs zinām, ka Jēzus parādīja mums perfekto piemēru, kā ir staigāt garā. Un tātad, ja es atrodos garā, ja es staigāju garā, man ir ļoti viegli piedot. Jo es saprotu, ka gandrīz 99,99% visas lietas, kas saistās, tās ir ar manu dvēseli, manu ego, manām cerībām. Kaut ko es, mana miesa, mana dvēsele, teiksim tā, kam pieķērusies, kam noticējusi. Bet, ja skatās pēc Kristus rakstura, un ja pat skatās pēc vārdiem īstenībā, pēc vārdā, piemēram, mani nodeva kāds, vienalga, kā vienkārši nodeva kāds cilvēks. Bet Bībele man jau pašā sākumā teica, nepaļaujies uz nevienu cilvēku. Nolēdāts, kas paļaujās ir uz cilvēku. Un izrādās, tā bija mana kļūda. Es esmu vainīga. Beigās. Ne jau tas otrs cilvēks. Es esmu vainīga, ka es paļāvos tik ļoti, ka man pēc tam ir tik ļoti jāraud, ka es nevaru piedot viņam to. Un tā, ja caur gara prizmu es eju cauri katram nodarījumam, katrai lietai, ko kāds man ir izdarījis, tad ir viegli piedot. Jo tu saproti, ka īstenībā, hei, bet īstenībā tev tā vajadzēja rīkoties. Īstenībā tev tā, nu man, īstenībā, ja es būtu, piemēram, jā, es eju kopā ar šo cilvēku, bet tomēr es kaut kur paturu to vai ne, kad tomēr Kristus vienīgais. Tad ir daudz, daudz vieglāk, jo tu viņu tā kā nepieķeries dvēseliski tam notikumam situācijai, jā. Bet tā kā mēs esam dzīvojam šajā miesā, un pat mēs varam bieži vien saprast, ka īstenībā būtu tik vienkārši piedot. Cīņa ir milzīga. Cīņa ir ļoti milzīga, un tas ir jāgrib to, ir ļoti, ļoti jāgrib. Protams, ir dažāda veida, ko piedot, kā piedot, vai ne, bet ir jāgrib piedot. Ir tiešām jāsaprot tā, kā jūs arī minējāt, tas kāpēc vispār. Un ka jāsaprot, ka mums ir jānomirst sev, savam, kā un ko. Bet tā kā jā, vai ir viegli piedot? Jā, ja mēs dzīvojam garā. Ja mūsu miesas, gara, dvēseles valdnieks ir Jēzus Kristus, un viņš dzīvo caur mums dzīvi. Un ne tikai piedot, bet mīlēt. No sirds mīlēt, pārklāt šo piedošanu ar mīlestību, kur ne tikai tu neādari ļaunu ar ļaunu, bet tu vēl arī svētī viņu. Un tas jau ir nākošais solis, ka tu tiešām vari iet un svētīt to otru, nevis tikai neadarīt ļaunu ar ļaunu. Jo, jā, un tad es vēl pierakstīju to, ka piedošana, tā ir Jēzus daba. Mēs nevaram nepiedot, ja mūsos nav Jēzus daba. Jā, manas pašas dzīvē man ir cilvēki, kam ir vieglāk piedot, un cilvēkam nav tik viegli piedot. Bet tas nemaina faktu, ka es nepiedošu. Un vēl grūtāk ir, ja kāds cilvēks ir atkal un atkal nodarījis tev pāri. Tad kaut kādā veidā ir tā, ka, zin, kā tās brūces tiek uzplēstas, un tur jau atkal sākās miesas daba, prāts, viss piedzīvotais, viss. Bet tas nemaina Kristus dabu. Un tad, kad mēs esam ieguvuši Kristus dabu, kas ir mūsu galamērķis, kas ir mūsu no svētuma uz svētumu būt kā Kristus, tad katra lieta viņa nāk dabīgi. Ir reizes arī man, kad man ir jālūdz Dievam, lūdzu palīdzi man piedot, jo es tiešām nespēju. Es nespēju. Bet citreiz jau ir tā, ka tu automātiski, tā kā Jēzus, ka mira pie krusta, viņam automātiski šis teikums iznāca, kungs, lūdzu piedot, nepielīdzini viņiem to, viņi nezina, ko viņi dara. Un tas ir pats brīnišķīgākais, kad tas jau nāk automātiski, ka tu nevis sāc ļaunu domāt un kaut kur domās vai kā,
lādēt to otru ar saviem, ne tieši varbūt lādēt, esmu nolādēts, bet ar tādiem, mēs zinām, ka katrs mūsu vārds ir, katram vārdam ir sekas. Tam ir kaut kur, jā. Bet tieši tā arī uzreiz sāka nepielīdzina, piedod, viņš nezina, ko viņš dara. Bet jā, un tur arī minēju šos divus aspektus no šīs raksturvietas, kur ir gan piedošana, gan parāds. Un jā, par to arī parādu. Kā gan mums kāds varbūt kaut ko parādā, ja mēs dzīvojam katrs savu dzīvi, un mēs dzīvojam savu dzīvi Kristum. Un mēs redzam ļoti bieži arī, ja kāds no jums jau minēja, kas dalījās par to, ka bieži vien mēs, tu man to esi parādā, tu man solīji, tu man esi parādā, vēl izņem raksturvietas, lai jā, nē. Mēs zinām, kā kristieši karo savā starpā. Bet īstenībā, ja es eju savu dzīvi, esmu Kristus, un kā iepriekš minēju, kaut vai šī raksturvieta, piemēram, neusticēties nevienam, mīlēt, būt kopā, iet vienā, ja mēs ejam vienā virzā, mēs ejam kopā, mums ir kaut kāda sadarbība, loģiski, mēs būsim vienmēr viens no otra atkarīgs, tas ir neatņemami. Bet tomēr mēs nevaram uzskatīt, ja arī kāds neizdara savu daļu, mēs nevaram pieprasīt. Kā mēs varam kaut ko pieprasīt? Viņam ir sava dzīve ar Kristu, man ir mana dzīve ar Kristu. Un ja mēs katrs dzīvojam pēc savas ticības, kaut arī tagad reizi mēnesī dzirdēju, ka jūs iesiet ielām evaņģelizēt, tā, pa īstam, nevis pa īstam, bet es domāju, tā, kad ir, kā jūs sestdien bijāt, jā, jūs vienmēr ejat īstam, bet tā kā ar mikrofonu tiešām runāt un tā sludināt. Un, piemēram, 10 cilvēki sarunā ierasties. Katrs tomēr tā kā paļaujās, ka ieradīsies, ja tu teici, tad tu ieradīsies. Un pēkšņi ierodies viens pats. Jā, sajūta jau ir diezgan stulba, liekas, kā mēs šeit sarunājam, tu zvani un kur tu esi te viens kā muļķis, vienalga, ja kā, kur tajā vietā, vai ne? Bet īstenībā tas bija tavs komitments. Juri? Apņemšanās. Jā. Tu apņēmies iet tajā sestdienā evaņģelizēt. Un ja pat arī neviens neatnāca, tad evaņģelizē. Dari to, uz ko tevi Dievs aicināja. Nevis tagad pieprasi, kad redziet evaņģēlī darbs izjuka, jo neviens neatnāca. Un tu pieprasi no cita, tu uzliec citam kaut kādu. Bet nē, tu atnāci, tu dari to, ko tu vari darīt. Ej un stāsti. Un tā, ja mēs paskatāmies uz dažādām situācijām, kam mēs dzīvējam cauri, kur mēs varētu pieprasīt, jo tu taču tomēr teici. Bet īstenībā kāda jēga? Jo beigās tas ir mans. Es to gribu, es to daru, es tur piedalos, jo es to gribu. Un ja kāds neizpildīs savu daļu, Dievs ar viņu izrēķināsies, Dievs viņu pārmācīs. Bet es nedrīkstu pieprasīt no kāda, uzspiest kādam, uzlikt nastu kaut kādu. Mēs nezinām, kas notiek otra cilvēka sirdī. Mums var likties, ka jā, viņš ir kaut kāds viegli prātīgs vai tur neusticams, vienalga. Ja kāds kaut ko neizdara, ko viņš ir teicis, protams, mums ir savi uzskati. Bet mēs nezinām, kas notiek tā otra cilvēka sirdī. Kas pēkšņi ar viņu notika? Kāpēc? Kādi uzbrukumi? Vai vienalga kas. Tāpēc pats galvenais ir, tad, kad mēs dzīvojam savu dzīvi ar visu savu sirdi, dvēseli, prātu, spēku, gribu tam kungam, un mēs neskatāmies, ko citi dara. Ja mēs gribam, mēs pievienojamies, mēs daram. Ja mēs negribam, mēs nedaram. Bet lai nav tā, kad, piemēram, mēs kādam pēc tam pieprasam, jo mēs taču, vai arī, cits no mums, tā ir viņa daļa, ko viņš pieprasīja, nepieprasa, bet es nedrīkstu. Un, un to arī minēja to lietu, kad, ja kāds, piemēram, man ir nodarījis pāri, vai man ir jāspēr pirmais solis, un varbūt es pārpratu to visu kontekstu, bet tā kā pirmais solis, lai izlīdzinātos. Ja viņš man pāri izdarīja, bet viņš man nenāk prasīt piedošanu, vai man ir jāspēr pirmais solis vai kā. Es pierakstīju, man vienkārši jādzīvo tālāk.
Jo es dzīvoju savu dzīvi kopā ar Kristu. Man kāds izdarīja pāri. Es viņam jau piedevu. Man nevajag, lai viņš man nāk prasa piedošanu. Ja viņš man nāk prasa piedošanu, tas parāda viņa sirds attieksmi. Viņa staigāšanu kopā ar Dievu. Bet man nav jāiet viņam, jāsaka, klausies, tu man nodarīji pāri, es tev piedodu, viss būs kārtībā, dzīvojam tālāk. Man ir jādzīvo tālāk sava dzīve ar Kristu. Un tas, ko visi dara pret mums, tas tikai parāda viņa garīgo stāvokli. Cik ļoti viņš ir pazīst Dievu, cik ļoti viņš staigā ar Dievu. Bet es dzīvoju tālāk, jo es jau viņam piedevu. Pirms vispār viņš varēja aizdomāties, ka viņam man ir jālūdz piedošana. Pirms vispār Kristus uz viņu runāja, kad viņš man kaut ko pāri izdarīja. Es jau piedevu uzreiz. Man kāds, nezinu, nosauca mani par meli. Es piedodu. Es viņš zinu, ka es nemeloju. Man pat nav jāapvainojās uz tādu lietu. Man ir bijis, man cilvēks nāk un saka, nezinu, tu tur, es tev neticu vispār tavai kristietībai vai kaut kam tavam garīgiem stāvoklim. Māsa un brāļas man to ir teikuši. Nu, labi, māsas. Vienalga, Kristus bērni, Dieva bērni. Man ir vienalga, jo es zinu, ka tā nav taisnība. Es tev piedodu. Un man nevajag, lai viņi man nāk un prasa piedošanu. Tā ir viņa dzīve. Un man ir mana dzīve. Ja es pārāk daudz domāšu, oi, kāds viņš tur nekristietis, jo viņš man nenāk atvainoties, tā kā arī, man liekas, Juris tagad minēja, ka jo vairāk tu fokusēsies uz to, jo trakāk būs. Tu izdomās jau tādas lietas par šo otru kristieti, kurš tev neatvainojās. Varbūt īstenībā, nu nezinu, kāpēc neatvainojās, varbūt viņš mums nesaprata, ko viņš pateica. Mazums. Bet, un atkal, man jādzīvo mana dzīve. Man ir mana dzīve, man ir mans Kristus, man ir mans gājums, mani upside down, ielejas un kalni un pakalni un viss. Jā, amen. Un jā, runājot arī par to piedošanu, parāda pieprasīšanu un visu, man nāk šī raksturvieta no Mateja evaņģēlija 7. nodaļas 12. panta. Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī viņiem. Jo tā ir bauslība un prāvieši. Man ir bijis dzīvē ļoti daudz situācijas, kur šī raksturvieta ir piepildījusies ļoti skaidri. Kur es kaut kādā ziņā esmu paturējusi kaut kādu aizvainojumu, esmu kādu pārvērtējusi vai noniecinājusi, vienalga kādu. Nepietilgs laiks, ka es to pati izbaudu savas ādas. Tāpēc nepavēlteic to, ko jūs gribat, lai jums notiek, dariet tāpat arī, jo mēs nekad nezinām, kādā situācijā mēs nonāksim. Es esmu daudzies, es jau gan nē, man jau gan nē. Figu. Atnāk arī ienaidnieks, tā mēģina, visādi mēģina. Tāpēc pats svarīgākais ir staigāt Kristu, un Kristus viena daba ir darīt labu otram, tā kā es gribētu, lai man dara. Un darīt otram tā kā. Un es gribu, lai man piedod. Es gribu, ja es kļūdos, lai man piedod. Es gribu, lai panes mani. Es gribu, lai man visu dod vārdu, palīdz, ceļ, iedrošina. Es gribu to. Un tad man ir jādarīt citiem to pašu. Un jā, arī par to žēlstības neparādīšanu. Tas ir tas, ka cilvēks dzīvo miesā. Mēs zinām, ka miesā cilvēks fokusēts tikai un vienīgi uz sevi. Katra mazākā lietiņa cilvēkam liksies trakāka nekā citam, jo viņš to ir uz sevi piedzīvojis. Tas pats cilvēks, piemēram, nezinu. Ja ņem tādu piemēru. Nezinu, izgāja no galvas. Pieņemsim, kaut vai pieņemsim, kāds nav tik ļoti turīgs, vai ne? Un viņš gaužās. Ai, man nav tas un šitais, un nezinu, nevaru kaviāru ēst katru dienu ar lasi vai vēl kaut ko. Ir tik daudz cilvēku, kas vispār skaita kapeiku pie kapeikas. Bet viņš jau vairs nedomā par tiem cilvēkiem. Viņš jau domā tikai un vienīgi par sevi. Cik man ir grūti, kā man gribētos. Un tāpat arī tad, kad, piemēram, mums kāds kaut ko nodara, arī neatnāca uz evaņģelizācijas pasākumu kāds. Teiks, kā varēja man šitā pievilkt?
Bet ir cilvēki, kuri vispār ir pilnīgi atmesti. Neviens ar viņiem, piemēram, nav kopā. Viņiem vispār nav nekādas sadarbības, žēlastības no citiem. Es nezinu, vai tas piemērs bija labs, bet katrā gadījumā jā, tā mana doma, ko es gribēju pateikt. Kad ir grūti parādīt žēlastību citam, ja, piemēram, tev kāds kaut ko ir nodarījis, kaut vai tā ir maza lietiņa, bet jo vairāk mēs dzīvojam miesā, jo tā mazā lietiņa būs lielāka. Un tu jau pat neskatīsies, piemēram, kā citam ir, kā tam otram bija. Un tev būs ļoti grūti parādīt žēlstību, jo tev liksies, ka tas ir milzīgs pārdarījums. Un tāpēc nevajag dzīvot miesā. Un, jā, un arī par to teicienu, jā, es piedošu, es tik ļoti esmu to dzirdējis. Man liekas, tas ir ļoti pasaulīgs vēlna ievas teiciens, lai visus turētu nepiedošanas gūstā. Es piedevu, bet es nekad neaizmirsīšu. Bet Bībele saka tieši pretējo. Arī tad, kad mēs nācām pie kunga, viņš teica, redz, viss ir pagājis. Viss, kas ir bijis, ir pagājis, viss ir tapis jauns. Ko nozīmē jauns? Tas nozīmē, ka tas jau vairs nav, tas ir aizmirsts, tas ir izdzēsts, tas ir pazudis. Un tieši tāpat arī ar mums. Tad, kad mēs kādam piedodam, man ir tā, es esmu piedevusi lietas, par kurām es jau vairs nezinu, kas tas tāds ir bijis. Es vienkārši nezinu, jo es dzīvoju tālāk. Dievs to ir izdzēsis, es nezinu, Dievs to ir izdzēsis no manas atmiņas. Un tikai tā arī tu vari iet tālāk, jo kamēr mēs vēl dzīvojam kaut kur, nāks brīži, nāks momenti, kad, ja vairāk būsim, nezinu, vai miesā vai kā, kad cik nav, vai visiem droši vien tā ir bijis. Mēnešiem var būt miers. Un tad, kad kaut kas uznāk, atceries, ko tu izdarīji pirms tāda un tāda laika. Kā tu to vari atcerēties? Kāpēc? Nu, tātad tas tevī sēdēja visu laiku. Tikai viņš vēl nebija aktīvs. Viņš tāds vīrus, tā kā herpes vīrs. Zini, tad, kad viņš ir aktīvs, viņš ir uzmeties, bet īsumā viņš ir visiem, tikai nav aktīvs. Nepiedošana ir kā vīrus. Ja tu nepiedod, viņš visu laiku tevī būs. Viņš tikai gaidīs, ka tev imūnsistēma būs novājināta, lai viņš varētu izspraukties ārā un iedzelt vissāpīgākajā brīdī tam otram cilvēkam. Un, protams, ja tas vīrus ir tevi, viņš jau tevi kaut kur jau viņš tevi tur gūstā tajā, ka nav, kaut kas nav, bet tu varbūt nezini kas, jo tu varbūt sevi esi apmānījis, ka es jau piedevu, es tikai aizmirst nevaru. Bet īstenībā mums ir jāpiedod un mums ir jāaizmirst. Mums ir jādod cilvēkam iespēju mainīties. Ja mēs nedosim, ja mēs turēsim viņu vecajos grēkos, tad cilvēkam nebūs brīvība. Vismaz ne ar tevi. Viņam ir savs, kā mēs runājam, viņam ir savas attiecības ar Dievu, viņam nebūs brīvība ar tevi. Un vēl es te esmu atzīmējis. Vēl man raksta vietu, kāpēc es atzīmēju. Es ļoti ātri mēģināšu saprast, kāpēc. Bet es neatradīšu, bet jā, slava Dievam, paldies tev par tēm. Piedosim, dzīvosim mīlestībā. Amen. Amen. Nu, paldies, Linda. Un pirmais, tas pats viena no pirmām domām, kā tu teici, tas man ļoti uzrunāja, ka tam piedošanai jābūt reāli ne tikai caur Bībeli, bet arī caur dzīvi, un kas ir daudzreiz svētīgāk. Un arī es varu tā apliecināt, ka arī man ir bijuši tās lietas, ko es tiešām esmu aizmirsis, un gadiem ejot, tas tā kaut kā attālinās, un vairs nav tā aktuāli. Un tas vīrus ir aizgājis, un tā dziedināšana ir notikusi. Un noteikti arī tas jautājums, vai piedot viegli, vai nav viegli. Un te jautājums, vai mēs esam miesā vai garā, par ko mēs jau arī daudz sapulci esam te kopā domājuši un runājuši, jo ir neiespējami piedot, ja mēs esam miesā, ja miesas prāts ņem virsroku. Un arī Jūras pateica tādu apmēram vārdu, ka miesa var izšaut, kā apmēram tā doma pateica, un tiešām tā ir tā cīņa, kas ir ļoti tāda, milzīga, un citreiz arī tāda, grūta, teiksim. Un otra doma, ko tu arī minēji, ka Jēzus perfektais piemērs tas ir.
tas mums parāda to, ka ir viegli piedot, un ka Jēzum nebija tāda diskusija, kaut kāda dilēma piedot, nepiedot, un arī, ja mūsu gars, dvēseli un miesas par garu, dvēseli un miesu valdnieks ir Jēzus, tad noteikti tas ir piedot, ir viegli, un tas ir tā automātiski, un tas tāds labs vārds, ka tas automātiski, un tas nākamais solis ne tikai piedot, bet arī svētīt arī, un tā lūkšana, kas kungs piedod, jo viņi nezina, ko viņi dara, un tas, manuprāt, arī ļoti palīdz, un palīdz staigāt garā, un liecina par to, ka Jēzus Kristus ir, dzīvs manā dzīvē, un ka viņš arī darbojās, un ka arī šī piedošana ir dzīva manā dzīvē. Nu jā, paldies, un vēl ir palikusi Marika, lūdzu. Jā, paldies, prieks, bet tevi dzirdēt ļoti tā plaši, dziļi. Jā. Jā, tā kā jūs jau teicat, ka principā tā piedošana, ka tas kalps, kuram tā kā piedeva tos 10 000, viņš principā nesaprata. Ja? Ja tas ir vairāk mūžu peļņa, un viņš teiks, ka es atstrādāšu, tad viņš nesaprata. Viņam nav tik daudz dzīves, lai viņš atstrādātu visu to, kas viņam bija jādod. Jā, un tas ir tas par to, ka mēs tā kā saprotam, ka tā piedošana, kas mums ir, tā žēlstība, kas mums ir dota, kad tā glābšana, ko mēs esam iemantojuši, tā ir tik vērtīga lieta, tik vērtīgs kaut kas ar mums notic tāda žēlstības dāvana, ka Dievs ir devis to, ka mēs esam sapratuši, esam tā kā savienojušies ar to, pieņēmuši Jēzu. Tajā brīdī, jā, ka nav nekā vērtīgākā, un tāpēc mēs arī, jo vairāk mēs par to noteikti domāsim, jo mums būs vieglāk, ka vispār iet caur dzīvē noteikti, uz jebkuru situāciju, ka mēs jau esam gatavi, ka mēs dzīvojam, jā, pasaulē, un pasaulē ļaunums ies vairumā, un ka mums būs šis, mēs saskarsimies ar to vairāk, un ka mēs jau, mums tā imunitāte izstrādāta, ka mēs, jā, ka mēs arī kā Lintes, ka mēs automātiski, mums ir tā, ka mēs, jā, mēs saprotam, apzinās cilvēks neapzinās, bet ka mēs tā kā, mums tas ir, jā, mēs piedodam, tā vēlme, jā, piedot, jo tas ir tālāk, es domāju, tas ir, kad par mūsu sirds stāvokli, jā, vai staigāšanu garā, vai sirds stāvokli, jo kādas šīs ievainojumi, principā, kas nāk, varbūt piedošanas vai aizvainojumi, vai kāda, tāda pārdarījuma dēļ, viņi jau tavas, sāpina tevi vispirms. Otrs varbūt arī, kā tu pats teici, jā, viņš varbūt pateica, viņš maz nepamanīja, ka viņš tev kaut ko pateica slikti. Viņš dzīvo tālāk, un tu staigā ar tām sāpēm, ar kaut kādu, vēl tur sev izdomā visu kaut ko. Un ir citreiz, jā, arī, kad, jā, mums ir šī milzīgā vēlme, mēs izdarām to izvēli. Bet tas maksā, jā, vienmēr tu tiec uzreiz vaļā, nav tā, ka tu tā, es piedodu un priecīgs aizēju, vai ne? Tā ir tava tāda garīga izaugsme vai garīga cīņa, ka tev tas maksā kaut ko. Mazāk laika, ilgāk, bet paldies Dievam par svēto garu, ka mēs varam nākt pie viņa un lūgt, lai viņš tev atbrīvo vienkārši no tām sajūtām, no tām domām. Man ar tā ir bijis, jā, ka tu vienkārši citreiz tā kā saproti, ka tas cilvēks nav domājis vai nav darījis, bet tu ej un tev tās domas laik tik nāk un tinās un tu tikai atkal to situāciju, un tad ir bijis tā, ka tu vienkārši saties, kas noņem. Tu vienkārši es negribu par to domāt, es atsakos domāt, tas nav manas domas. Un tad, kad tu kaut kādā brīdī tu jūti, nav. Un tā ir tā cīņa un izvēle. Sākumā tā ir izvēle.
ka tu ar to nesamierināsies, ka tu nenēsāsi to sevī. Jo, jā, tas mūs iznīcina. Un tas arī ir par kaut kādu paštaisnību. Un arī, tā rakstīts, kur teica, jā, ka viņš gāja un pieprasīja. Tas ir tāds, ka tu pieprasi, jā, ka mēs nepieprasām. Ka mēs, ja tu pieprasi kaut ko, tas tā ļoti miesīgi tad ir. Ka tu, vai egoistiski, jo principā, jā, kā Linda daudz teica, ka mēs mēģinām mēs uzticamies Dievam, jā, mēs varbūt arī tas staigājam. Mums cilvēcīgi ir vēlme uzticēties cilvēkiem, vai kaut kādā veidā, jā, tas arī normāli, kā jau Bībelē ir teiks, ka draudz viņi saistīta ar tām saitēm savā starpā, jā, bet kad mēs zinām, ka arī Dievs caur to mūs māca un vada un stiprina, un, jā, ir kādas ciešanas viņas padara mūs stiprākus. Par parādiem, runājot par dvēseles un fiziskajiem, jā. Es esmu piedzīvojis, ka man pasaulē ir Dieva brīnumi, ka man tiek atlaists parāds. Es nezinu, kā es būtu samaksājusi, godīgi sakot. Un, jā, es varbūt neteiktu, es jau kaut kad sanāk, es kaut kad veiks, jā. Bet tas bija tāds, laikam, tāds mankārības kaut kāds tāds instinkts, ka tu muļķīgi paņem milzīgu kredītu, tā, pat neaprēķinot, un tad sākās krīze. Bet tad tu nāc pie, tā liecība, ka tu nāc pie Dieva un tu saki vienkārši, ka tu zini, ka tu izdarīsi nepareizi, ka es darīšu nepareizi. Un es nezinu, kā to tik galā, ja tur bija kaut kādi 60 un 70 tūkstoši, tad man vienā dienā viņa izdzēs vienkārši atstājusi 3. Un banka vienkārši noņēma. Tas bija vienkārši brīnums, tas ir kā ārēs vēl staigā, es nevarēju noticēt, tas tiešām. Kaut ko viņi sagrozīs un prasīs atpakaļ, nevar būt, ka noņēma to kredītu, ko tu visu mūžu būtu maksājis, un tu tādā ziņā, tu esi piedzīvojis tādu brīnumu, kad Dievs noņem tos slogus, ja, un tas ir tāda mācība neiet, netiekties kaut kādās lietās iekšā, kas tev nav vajadzīgas nemazām, tā kā. Jā, ka mēs ejam cilvēcīgiem ceļiem, ka mēs ejam miesīgi, un tad mēs tā kā Dievs palīdz, bet tu jau pats esi vainīgs, Dievs tev tur neveda. Tas arī tāds svarīgi. Jā, varbūt tas arī cilvēka gadījumā, lūk, cilvēkam piedošanu vai Dievam, vai ne, ka tu nezini, kā iziet no tās situācijas. Jā. Var jau būt arī, es tagad ienācu, ka arī tas otrs nemaz tev nepiedod. Tu esi kaut ko pateicis vai kā. Nav jau teicis, ka tas otrs tev piedos arī. Kurš arī kādreiz bija kaut kādā seminārā, teica arī, ka, tev jābūt gatavam, ka viņš var pateikt par tevi visu, ko domā, vai ne? Vai arī tad, kad tu atvainojies, un kad, ja tu sāpinājis, ja, kad tu ļauj viņam izteikt tās lietas un uzklausīt un saņemt kaut kādu, varbūt arī to, kaut kādu lietu savā virzienā, ja. Jā. Ka mums vajadzīga žēlstība. Jā, bet, piedošana viņa mūs atbrīvo. Man liekas, tas tāds. Saprast, ka tev ir piedots un ka, man liekas, ka tas ir vairāk, tu sevi dari brīvu. Tu vari būt brīvs, tu vari palikt garā, ka tu neļauj, miesai tevi tur tagad emocijām, tevi iznīcināt vienkārši. Ka tu piesaki kāru tam iesīgajiem. Pat nestoties uz to cilvēku, tu vienkārši kā ar sevi cīnies. Tu vairāk skaties, tā kā iedzi sevī. Ļauj svētam garam tevi mazgāt, tīrīt un šķīstīt, un ka tu vienkārši meklē Dievu, viņa mīlestību. Jo, mīlestība ir lēnprātīga, tā vieta, viņa tic visam, cer visu, panes visu. Mēs esam spējīgi, pateicoties svētam garam, pateicoties Jēzum. Vienkārši arī par to atziņu, ka mēs gribam to, ka mēs izvēlamies, jo tā ir milzīga vērtība būt brīviem no visa tā. Amen. Paldies tev.
Jā, paldies, Marikai. Kad es sākumā tā teicu par to kalpu, kurš nesaprata, un es tā paskatījos arī tai pantā, kur arī tiešām rakstīts, ka viņš teica, ka viņš atmaksās, atstrādās, un es to agrāk, tā, godīgi sakot, nebiju tieši piefiksējis uzsvaru līdz uz šo pantu, bet, nu jā, tas arī kaut ko varbūt liek domāt par to, ka cilvēks, es nezinu, vai viņš tiešām iedomājas, ka viņš var atmaksāt, ja viņš to laiku novilcināja, vai tas sots netika pieņemts. Bet man tas tā mudina kaut kā domāt par to vecāko brāli, kas it kā mājās ir. Nu, pazudušiem dēliem diviem, kur vecākais brālis ir mājās, un viņš it kā viss, kas tēvam pieder arī viņam, bet viņš to nebauda, viņš to nesaskata. Viņš tur ir greizsirdīgs uz jaunāko brāli, viņš ir greizsirdīgs, ka tēvs ir nokauts to baroto teļu, ka tur liels bankets ir, bet tēvs saka, nu kā, nu tu taču esi mans dēls, un kas ir mans, tas ir tavs, kāpēc tu tur nebaudi, kāpēc tu nepriecājies, un tas tiešām ir, ka cilvēkam nav šīs garīgās acis saskatīt šo žēlastību, ka viņš domā, ka ar darbiem kaut ko viņš varēs tur panākt, kaut ko atstrādāt, nopirkt tur, jeb arī kaut ko tur, nu, kaut kā pierunāt šo kungu, lai tas tā mazāks viņam parāds, bet, jā, un arī noteikti kāda nepiedošana arī sāpina pirmām kārtām no mūsu pašas, un ka tas ir ļoti tā smagi staigāt ar sāpēm, un tas akmens, tas smagums, tas ir jāatlaiž. Protams, ar Jēzus Kristus žēlastību, ar Jēzus Kristus palīdzību, un pretējā gadījumā tas tev iznīcina, un tas tev kaut kā dara nervos, un tu to skatu nekoncentrē uz Jēzu, bet koncentrē uz to problēmu, uz to nepiedošanu. Un arī otra lieta, ko tu tā pieminēji, ka nav teikts, ka, ja es iestam cilvēkam lūgs piedošanu, ka viņš man piedos, jo ir dažādi arī cilvēki, dažādi varbūt arī tā, ja, garīgie līmeņi, es varbūt tā nelietošu, bet garīgie cilvēku attiecības ar Dievu ir dažāds. Ka iespējams cilvēks varbūt varētu arī nepiedot vai kaut ko arī pateikt tur no sevis, teiksim, ka ir jābūt gatavam arī to uzklausīt. Un tiešām piedošana atbrīvo mūs un tiešām neļausim iznīcināt tai nepiedošanai vai kādam miesīgumam mūsu pašus. Tas ir tāds, paldies. Jā, es skatos te. Kameras ir beigušās, bet varbūt kāds vēlas vēl padalīties, tad droši varam. Jā, Linda, lūdzu. Jā, tad, kad jūs runājat par to, kad, Marika minēja, vai ne, par to, kad pat ja tu lūgsi piedošanu, tev jābūt gatavam, ka tas otrs var nebūt tajā vietā, kur tu gaidīji, kāda miedarbība tagad notiks. Un tam man nāca bērnu dārzā vispār ļoti brīnišķīgi var redzēt, kā miesa darbojās, jo bērni darbojās tikai pēc miesas. Un ko es nomanīju kādu fenomenu? Mums ir ļoti izteikti viena meitnīte, ļoti pieklājīga. Viņa zina visu, kā vajag runāt, lai dabūtu to, ko viņa grib dabūt. Viņa ir iemācīta. Piemēram, viena no lietām, viņa zina, ka ir jāpaprasa kaut ko, lai kaut ko dabūtu. Jo viņi ir mājās iemācīti, ja kaut ko paprasa, viņa dabūs, bet tev ir pieklājīgi jāpaprasa. Un viņa tagad pieiet pie vienas meitenītes, saka, ka iedos man to mantiņu. Un tā meitenīte, nē, un viņa pastāsta to meitenīti. Es teicu, dod šurp, un viņa vienkārši izrauj no rokām. Un es viņai saku, bet tu nevari, tu paprasīji, bet tev ir jāsagaida, tev jārēķinās, vai viņa tev viņu gribēs dot. Bet viņa saka, nē, es viņu gribu un viss. Un tur ir šis sirds stāvoklis, miesīgs cilvēks. Viņš var zināt, es paprasīšu piedošanu, tad es dabūšu to, ko man vajadzēs, un aizies tā kā, teiksim tā kā vajadzēja, kā viņam vajadzēja. Bet, ja mēs ejam no mums izriet šis pareizais sirds stāvoklis, ja es arī gribēju šo mantiņu, es paprasīšu, bet viņi nedos, labi, es samierināšos. Man ļoti gribās, bet labi, ka nav tā, ka es daru lietas tikai tāpēc, lai kaut ko iegūtu. Jo bieži vien mēs arī varam, es pat esmu dzirdējis tādu lietu, kad
ir raksturvieta, lūdziet par saviem ienaidniekiem, tā jūs sakrāsiet ogles virs viņu galvām. Nu, kā lūdzu par savu ienaidnieku. Tā lūdzu. Tas sirds motīvs, kāpēc viņš lūdza par šo ienaidnieku. Lai viņam ogles sakrāt uz galvas. Bet mēs zinām, ka tas nedarbojās. Dievs tādu lūgšanu, tādu aizlūgšanu par savu ienaidnieku, viņš viņu neuzskata. Tieši tāpat arī katra lieta, ko mēs darām, tam ir jāiznāk no Dieva sirds, nevis no vārda. Un jau skatoties, kas tad notiks pēc tam, lai kaut sev būtu labi. Bet tikai un vienīgi ar pareiziem motīviem. Ja es lūdzu par ienaidnieku, es nelūdzu, lai Dievs viņu pēc tam soda. Es lūdzu par savu ienaidnieku, lai Dievs viņu svētī pēc tam, lai mani atbrīvotu, lai šos visus citus procesus, kas ar mani ir saistīts, nevis ar to otru cilvēku. Un, jā, tas ir tas, ko ja arī mēs lūdzam piedošanu. Mēs negaidām, mēs nesagaidām, mēs nepieprasām šo parādu, vai ne, ka viņš man piedos. Nē, ja arī viņš man nepiedos, es lūdzu piedošanu, jo tā ir mana sirds. Es esmu tāds cilvēks. Neatkarīgi kāds ir otrs cilvēks, kurā vietā viņš tagad stāv. Jā, gribēju to pieminēt. Paldies, jā. Nu, varbūt vēl kādu domu? Nu, nav, tad es nododu Jurim sapulces vadību. Nu, labi, es vēl vienu domu pieminēšu, ko es palaidu garām no tā, ko tu pieminēji, šo pozitīvo parādnieku statusu, kas mums ir, jā, ko es arī tā nebiju ieraudzījis. Un tā ļoti smuki saslēdzās. Tad kad, nu, tādā ziņā, kad es saprotu, kāds mani parāds piedots, un ka tas ir visiem piedots, ja, kad, tad, kaut kāds, tas, kad es esmu parādā citiem pateikt, tev ir tas piedots, piedot, kā, tas, ko Pāvils saka, ka viņš ir gan grieķiem, gan barbariem, un ka tas parāds ir pilnīgi ikvienam piedots, un tas ir kaut kas tik brīnišķīgs, kad principā sanāk, ja es to nepasaku, es viņam nozogu to kaut kādā, kad es ieraugu, ka es apzogu cilvēks, kā savādāk ir vecajā derībā kaut kur teikts, tā koncepcija, kad viņu, viņa asins būs uz manām rokām. Tur ir tā ideja, tāda koncepcija kaut kāda, ja, kad pēc būtības, kaut kādā mērā sanāk, ja man kaut kas tik liels, grandios ir piedots, un jā, kad es esmu parādā citiem, es esmu citiem parādā pateikt, ka viņi ir brīvi. Tas tāds interesants moments, ko pielikt klāt savā tādā apziņā, kaut kur apziņas apcirknī, kad, jā, līdzīgi tā kā bija tiem spitālīgiem, kur izgāja, kad bija Jeruzalem aplenkumā, un kur viņi domāja, ai, kā būs, tā būs, iesim uz ienaidnieku nometni, un šie tur visi pat nezakrāmēja koferus, ja, paņēma vagu. Jā. Un viņi aiziet, un tur neviena nav, un visas telts pilnas ar ēdamo un ar labumiem. Viņi tur stampā vēderā, un tad kaut kādā brīdī viņa, mēs tā nevaram. Mums jāiet un jāpasaka arī pārējiem, ja, kad ir glābiņš, ka rekur šitien var nākt un paēst un visu. Jā, tas kaut kur līdzīgi, tā ir tāda laba doma. Paldies! Labi, es lūkšu tad noslēgt un visus svētīt. Patiešām neviens negribēja vēl bez kameras, kas ir pēdējās 5 sekundes jums ir būt par svētību. Pirmām kārtām jau sev, un arī otrām kārtām mums citiem. Jūsu laiks ir iztecējis. Tad es lūkšu māsai Marikai, mūsu ganām noslēgt lūkšanu un svētīt visus. Lūdzu, lūdzu. Ai, tad pateicos tev
pateicos Tev par šo dienu, es pateicos par Tavu vadību, Tavu klātbūtni, par Tavu vārdu, ko Tu dod mūsos, lai darītu mūs stiprus. Ka Tu cel mūsu kājas jau šīs klints un ka mēs varam iesakņoties, ka mēs varam izdzīvot Tavu patiesību, Tavu vārdu, Tavu dzīvību un stāvēt. Lai kādas lietas nenāktu mūsu dzīvē, ka mēs esam drošībā, ka mēs stāvam, ka mēs varam ar savu ticības vairogu apdzēst katras ugunīgās būs, kas Sātans mēģina vērst pret mums, ka mēs katrs raugāmies uz Tevi, uz Jēzu, jā, ka mēs katrs satveram šo zobenu, kas ir Dieva vārds, ka mēs atraidam jebko, un ka mēs spējam, ka Tu Svētais Gars dari mūsos, Tu jau esi darījis šīs mīkstās sirds, ka mēs spējam mīlēt, ka mēs spējam piedot, ka mēs spējam un esam brīvi, ka mēs sitam savu miesu krustā un staigājam garā un baudam šo dzīvi garā. Tas mums ir dota kā Dieva bērniem. Es sveitīju katru vienu. Es pateicos, ka šis vārds ir šī labā sēkla, kas tika sēts šodien, ka tā nesīs augļus katra viena dzīvē. Es atceros, ka Tu aplaisti, Tu rūpējies un ka mēs paši sargājam. Ka mēs paši esam nomodā un sargājam to vārdu, ko Tu dod mums šodien, šo debesu maizi, ka mēs baudam un pieaugam. Kļūstam nobrieduši Tevī, Jēzus Kristus vārdā. Sveitī katru vienu, Jēzus vārdā. Amen. Amen, paldies. Labi, mīļie, tad šodien ar to arī atvadāmies viens no otra. Svētīgu vakaru un tiekamies nākamajā sapulcē. Atā!